Skatītājiem ir milzīga ažiotāža. Pēc kādām minūtēm 5 sāksies šis mačs. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji! Esiet sveicināti sākoties jaunajam mācību gadam un turpinoties pirms olimpiskajam gadam, taiskaitā kvalifikācijas turnīram šeit Šefildā. Tātad šovakar Lielbritānija, Latvija. Šīs dienas otrā spēle. Uzreiz pateikšu, ka pirms tam tikās Polijas komanda un Slovākija. Turklāt sensacionāls spēles rezultāts 4-4. Slovāki bija vadībā rezultātu 4-1 un tik un tā poļi pēdējā minūtē panāca izlīdzinājumu 4-4. Jā, pēdējā minūtē abas komandas spēlēja skaitliskā mazākumā un 22 sekundes spēles beigās Vojcehs Kačs guva izlīdzinājumu. Poļi priecājās kā bērni, izkāp par uzvaru. Nu, ko lai teicu par šo cīņu? Helmuts Balders to vērtēja tā nebija nekāda spēle, nekā tur nebija. Iespējams, ka arī tā. Šo spēli noraudzījās 769 skatītāji un par labākajiem tika atzīti vārdsargi. Abu komandu vārdsargi. Nu tā, preses konferencē es pavaicāju Slovāku komandas trenerim Juliusam Sukleram, ko viņš domā par rītvakaras sacensību Slovākija-Latvija. Viņš teica, Latvija spēlē ātrā tempā. Tā ir laba aizsardzība ar Arturu Irbi priekšgalā. Uzbrucēji ir aktīvi un neatlaidīgi. Mēs nopietni gatavosimies šai cīņai. Tas arī viss. Bet pat laba laukumā Latvija un arī Lielbritānija tūlīt sāksies cīņa šeit Šefildas starptautiskajā arenā. Jā, es šobrīd nevaru pateikt, cik ir skatītāji uzreiz. Jūs varbūt redzat, centrā ir tāds maziņš, es teiktu ķēmiņš, kas sit plaukstas, ja, un visas tribīnēs to atdarina. Lūk. Un godīgi sakot, es pat nedzirdu, ko man blakus Gunārs saka. Es ceru, ka jūs Latvijā to dzirdat labāk. Troksnis ir neiedomājams, jo Lielbritānijai faktiski šī spēle ir pēdējā cerība, jo atcerieties, pirmais mačs ar Poliju neizšķirts, un pēc tam sensacionāls zaudējums mačā ar Japānu 2-4, kur Japāņu komandas vārdsargs Iwasaki vārtos darīja brīnumus, tādus kā savulaik Miškins spēlējot PSRS izlasē pret NHL zvaigznēm. Jā, te daudzi komentētāji tagad izsaka savu viedokli pēc šita rezultāta 4-4, jo galu galā Slovākija ir viens no visdrošākajiem favorītiem šai turnīrā. Cik tas ir labi, cik tas ir slikti, kam ir mīnus, kam ir plus. Bet, kā teica Mihails Vasiljonoks, nevajag aizrauties ar šo rezultātu. Lūk, mums kā pietiek ar neizšķirtu. Viņš sacīja arī slota kādu reizi šauj. Nu, cerams, ka rīt nebūs tas vakars, kas slota šaus. Jā, un kamēr vēl nav sākusies spēle, pateikšu, ka vakar Lielbritānijas hokeja asociācijas prezidents Frederiks Gunārs cenšas klausīties, ko es saku. Frederiks, kā viņam bija uzvārds, es pat aizmirsu, Frederiks Mejots, jā, rīkoja pieņemšanu visu delegāciju vadītājiem, un tur Slovāku izturējās it kā jau būtu turnīru uzvarētāji. Un Latvijas Hokeja federācijas prezidents Vils Burtnieks teica, tā kā mēs latvieši sakam, smejas gardāk tas, kas smejas pēdējais. Un tagad tūdaļ sāksies spēle laukumā Kerčs, Znaroks un Semerjaks uzbrukumā, aizsardzībā Grigorjevs un Laviņš vārtos, protams, Arturs Irbe. Jā, un Angļiem spēlēs tātad cīņas sākumā Rika Ferrā piecinieks, un šo spēli tiesā Seppo Mekela, Somija, viņa palīgi Džons Vandenhofs, Nīderlande un Peters Schindlers, Vācija. Tātad pirmā minūte Lielbritānija, Latvija. Un Latvijas un pa labi Lielbritānijas vārti uzbrukumā Lielbritānija, kā jūs redzat, un Irbe pretī. Cīņa turpinās centra zonā. Angļi sāk ļoti aktīvi. Šķiet, tur Arturs gaidīja, ka būs tiesneša signāls, un tā nevarīgi atsita ripu, bet viss labi, kas labi beidzās. Un Grigorjevs. Faktiski mūsu komandas sastāvs ir tāds pats. Un kas to būtu domājis? 40. sekunde, rezultāts 1-0 Lielbritānijas komandas labā, diemžēl. Jā, lūk, kāds cīņas sākums, reti negaidīts. Tā būs brāzmaina spēle. Acīm redzot, nebijām gatavi. Nekādu joku nebūs. Šī spēles startam. 1-0 Lielbritānijas komandas labā šeit Šefildas starptautiskajā arenā.
Jā. To, ka negaidīja neviens, lūk tur. Apsveic treneri. Pirmā spēlē 4 sekundām mēs go vārds. Tagad zaudējam, nu nekas. Tāds Pītners, šis 32 gadus vecais hokejs izlasē spēlē savu 3. spēli un gūs pirmos vārtus. Viņa turpinās. Jā, viens no tiem retiem hokejistiem, kurš spēlē Anglijas čempionātā, kurā ir 3 līgas un kurā piedalās vairāk nekā 40 komandas. Laukumā mums ir Fanduļs, Beļauskis un Ciprus uzbrukumā aizsardzībā Bondarevs un Krastīņš. Krastīņš arī Kārlis piespēlē partnerim, neprecīzi piespēle un iemetiens būs Latvijas izlases aizsardzības zonā. Tātad iemetiens pie Artura Irbes vārtiem, rezultāts 1-0 Lielbritānijas komandas labā šeit Šefildā. Tā arī pa centra zonā. Un Ciprus virzās uz priekšu. Arī pats spēlēt atpakaļ. Ļoti enerģiski aizsardzībā darbojas patram Lielbritānijas komandas spēlētāji. Fanduļs atgriež savā aizsardzības zonā. Izspēle partnerim laukuma preiztajā pusē. Beļavska piespēle. Un Ripas tiek centrā uz īsu brīdi. Un būs noraidījums. Tātad Latvijas izlases būs skaidrs kā vairākumā. Nu, pārsteidzās Soms Mekele, bet noraidījums būs. Tātad 2. minūte, 2 minūšu pārākums Latvijas izlasei. Par pretinieka grūšanu ar rokām uz apmali, tāds ir žests. Un šeit Lielbritānijas komandas pārstāvis pasieties. Nē, epizode iepriekš. 1-0 Lielbritānijas komandas. Nē, šī nebija tā epizode. Kaut gan arī šeit faktiski sitiens ar elkoni, bet bija jau pārkāpums iepriekš. Nu jāteic, ka turnīrs sācies visai dīvaini. Šie rezultāti 2-4 Anglija, Japāna, tagad 4-4 Slovākija, Polija. Nu speciālisti izskaidro to tā, ka tās ir nianses, kas saistītas ar sezonas sākumu. Kas attiec uz Latvijas komandu, tad vairums speciālisti spriež, ka mūsu vienība sagatavojusies šim turnīram, arī sezonas sākumam, vienkārši lieliski. Nu, bet nesteigsimies. Tagad iemetiens Lielbritānijas aizsardzības zonā. Tātad, kā jau Maris teica, esam skaitliskā pārsvarā. Vitoļiņa maiņa laukumā. Tomants Vitoļiņš Abols, lūk šeit Abolam iesita pa seju, iesit pa seju. Abols ceļās kājās, Artis jāspēlē, neko nevar darīt. Tiesnesis vienu norēdījumu izdarīja, otru viņš nedos tagad. Un tagad, lūk, it kā par to, ka Artim iesita. Viņa turpinās. Atbildēja. Un metiens. Norēdījumu nebija. 10. numurs, tas ir Douglas Makvīns, jā. Vitoļiņš iet zonā. Jānostājas, vairākumā spēlējām. Neizdevās piespēle. Apuļskis jau izlaists laukumā. Un tagad nomainās. Matīcins jau ir, Kupaks, Apuļskis. Vitoļiņš paliek laukumā. Arī Angļi maina savu sastāvu. Justiniem skatītāji, lūdzu piedodiet mums, mēs viens otru nedzirdam, tā kā varbūt iznāk, ka mēs runājam brīžam vienu un to pašu. Cīņā turpinās Angļi atkal izcetripu Irbes zonā. Artura piespēlē, Apuļskis nāk atpakaļ savā aizsardzības zonā Irbē. Tas būs tālāk bīstami arī pazaudēt mūsu aizsardzības zonā. Pārāk augstas un iki spēlējam. Galvenais jau 50 vairāk minūti jau spēlēts vairākumā, bet nav bijis neviens nopietns uzbrukums. Uz priekšu Matīcins ar Krastīņu. Un kas būs tālāk? Atkal arī po Angļi. Mekins, Konvejs, 17. numurs Angļiem. Viens no labākiem spēlētājiem viņa komandā. Jā, tas ir 30 gadus vecais Kevins, kurš 15. spēli aizvada šeit izlases sastāvā pret Latviju. Lūk, cīņa turpinās un Irbes piestādāt vārtus, likvidējot šo izrāvienu. Joprojām Angļi kontrolē ripu mūsu aizsardzības zonā. Bet Gunārs spēlēm vairākumā, to nejūt. Ātrāk! Patiešām spēlējam vairākumā. 2-0. Ticas vai ne? 4. minūte. Šoks. Tas ir šoks. Knockdown. Bet nekas. 3 minūtes 35 sekundes. Latvija pagaidām. Ceru, ka tikai pagaidām zaudē Lielbritānija 0-2. Es domāju, arī Artūrs ir uztraucies. Es skatos uz viņu. Jā, tur piesada Oļegs Znaroks klāt. Patriks Skots guvārds, 27 gadi,
Milton Keynes Kings spēlētājs. Trešā spēle Britu izlases vienībā. 2-0. Neticām acīm. Cīņa turpinās mūsu aizsardzības zonā. Kerčs ar ripu. Nu jānomierinās. Vēl spēle nav galā. Tā tikko kā sākusies. Jācīnās. Un jācīnās līdz spēles beigu signālam. Kerčs pāri zonas līnijai. Atspēles Nerokam. Kerčs aiz vārtiem. Partners Semerjaks. Neiznāk piespēlē. Ripi ir uz vārtiem. Nu, es atceros to, ko... Trīs minūtes 59 sekundes, rezultāts 0-2, pagaidām 0-2. Laukumā Kerčs, Znaroks, Semerjaks. Semerjaks, kurš guva pirmā spēlē 2 vārtus, Znaroks, kurš izdarīja 3 rezultīvas piespēles, un Kerčs, kurš guva pēdējos 6 vārtus. Aizsardzībā Laviņš un Grigorjevs, komandas kapteinis. Ripa Lielbritāņiem. Lūk, Anglija tur labi. 1-1, nu! Malacis, Artur! Malacis! Šī situācijā zaudēt vēl viens vārtus. Tā jau būtu katastrofa. Pagaidām 0-2. 5. minūte, un mums klājas plāni. Tas bija Skots O'Connors. Nepagodiet Nikis Čins, kurš izrāvās tik bīstami pret Irbes sargātajām vārtiem. Mūsu vārtseks nospēlēja lieliski. Hokejs tur intervijas šeit Šefildā un nepārtraukt visās avīzēs, jo viņš skaitās labākais spēlētājs, spēlē Nacionālajā hokeja līgā jau 3. sezonu. Tagad iemetiens pie Artūra Irbes vārtiem. Vienā pusē Pandus. Un kas būs viņa oponents? Lūk, tā viss kārtībā. Gaidām iemetienu. Joprojām iemetiens pie Irbes vārtiem. Šķiet, ka Ferā. Jā, 14 minūtes 12 sekundes, 2-0 Lielbritānijas komandas labā. Ferā ieradās arī no Amerikas, burtiski 3 dienas pirms turnīra sākuma. Jā, Ričards Ferrā, 10. spēle savā komandā, viņam 29 gadi uzbrukums, Latvija uzbrukumā. Kam sekos piespēle? Lūk, metiens pa vārtiem. Viņš sagatavot Ciprus met. Beļavskis. Viens no rezultatīvākajiem šeit turnīrā. Beļavskis pēc Fanduļam. Fandus pēc vārtiem. Beļavskis. Un cik tur trūka daži centimetri. Cīņa turpinās mūsu uzbrukuma zonā. Nu labi. Fanduļa metiens. Tur jau Krastīņš. Jā, un te Boldarevs centra zonā. Boldarevs atspēlē, kļūdās. Lūk, kā nervozē jaunie puiši. Iespēlēt priekšā. Bīstami. Labi, Artūrs Ripa rotvēra. Rīt 5. minūte, 4 minūtes 53 sekundes. Volks Toms, Mekela galvenais tiesnesis pats kādreiz hokejs, to jau var redzēt. Tāds būdīgs vīrs. Jā, nevelti mēs sacījām jaunie puiši. Mūsu komanda ir pati jaunākā šajā turnīrā. Rodrigo Laviņš 19 gadi, Krastīņš 19, Bondarevs 19 gadi. Šefilda, Lielbritānija, Latvija 2-0. Ja Latvija ir pati jaunākā komanda turnīrā, tad Lielbritānija, ja ne pati vecākā. Nu kaut vai Kristofers Kellins, 21. numurs, viņam 36 gadi un 30-gadīgu zēnu, pat pāri 30 gadiem tādu vīru. Great Britain komandā ir ļoti daudz. Tagad iemetiens pie mūsu vienības vārtiem. Piemetiena punkta mūsu Harijs Vītoniņš, mūsu centrs, un Lielbritānijas komandas spēlētājs ar 4. numuru, tas ir Tims Cranstons. Lūk, Ripa jau ātri izvirzās mūsu uzbrukuma zonā, savstarpējas saspēles un ābola piespēle. Kam metiens nu būs vai nebūs? Vītoniņš pie vārtiem, Ripu neuzsver. Cīņā turpinās Latvijas uzbrukuma zonā. Asa, ātra, sasprindzināta spēle. 2-0 Lielbritānijas komandas labā. Lielbritānija uzbrukumā bīstama situācija pie Irbes vārtiem. Metiens! Jā, domāju, ka to neviens negaidīja. Es braucu kopā uz arēnu, kopā ar hokejistiem, pirms tam runājot ar treneriem. Nu, viņiem šķita, ka šī spēle būs vieglāka. Es domāju, arī spēlētājiem neviens negaidīja, ka Angļi tā iesāks. Nu, tāpat kā Latvijas komanda pret Poliju. Pagaidām 5 minūtes 15 sekundes spēlēts. Tribīnēs ir liela jautrība. Laukumā ir cīņas sīva. Es pat teiktu nežēlīgi, jo citiem no aizmugures seko viens otram. Krastīņa izspēle, Opuļskis, Boldareško, arī pat kaut centra zonā pie mūsu komandas spēlētājiem. Lūk, Ripa pārtata bīstami, mūsu daudz kļūdās aizsardzībā. Nu, beidzot viss kārtībā mūsu aizsardzības zonā, jāsāk kreisajā pusē uzbrukums. Ripa izspēlēta šeit labajā pusē, tam bija iesiet pāri zonas līnijai. Kam seko izspēle, tam bija piespēle neprecīzi. Angļi pārta Ripu un lūk, Ripa jau mūsu aizsardzības zonā.
Redz, cik sasprindzināta cīņa aiz Irbes vārtiem. Irbe garām vārtiem. Pati uzmanība, labi, ka tā. Tambievs, kāds būs tālāk? Centrā ripa, Doleveško piespēlē Apuļskim, Apuļskis pāri zonas līnijai. Viņš tiek cieši sekts, tas ir tas pats Kelins, kur es sacīju. 11. Apuļskim nāc un... Mēs par 21. numuru runāju. Cīņa turpinās un metiet vārtiem! Garām vārtiem Juris Apuļskis, tā kreisā malā, neierasti kreisajā malā. Pēc pirmās spēles treneriem bija pretenzijas pret 4. trīnieku. Mūsu puiši tam bija uz Boldaveško, Apuļskis ir ļoti ātri, bet viņi nervozējas, centās skriet vēl ātrāk un beigās, kas tas ir? Oļegs gan izrādēja arī pretniekam un paši sapināts. Arī tagad treneris Atomanī. Cerā! Būs noraidījums Latvijas komandā, noraidījums. Ar 20. numuru spēlē Andre Malo, viņam 28 gadi. Lūk, atkārtojums. Un šeit sitiens pretiniekam. Lūk, tā Latvijas skaitliskā mazākumā 2-0 Lielbritānijas komandas labā iemetiens pie Irbes vārtiem. Bet iemetiena arī pa pie Angļiem. Angļi saspēlēs un Malo metiens pa vārtiem. Ļoti spēcīgs raidījums. Malo spēlē Nottingham Panthers komandā. Un ofensīva turpinās. Lūk, atkal Irbes spēlē. Bīstami pat labāk uzlūk Angļi, izmantojot skaitlisko pārsvaru, cenšoties to darīt, arī pabeidzot pārtvērta. Nu labi, ka tā. Arī pat centra zonā pie Znarokas, Noraks pāri zonas līnijai, piespēle gaida Kečs, sagaidīs, paskatīsimies. Znaroks lielā tempā aizbrājuši vārtiem garām, arī pa pārtvērta. Un pārsvarā aizsošie Angļi atkal dodas kārtījā uzbrukumā. Labi, ka tā. Grigorjevs malā cīnās, jo Angļiem bija iespēja izdarīt piespēli un iziet 1-1. Labi, ka partneris neieraudzēja sevi. Kerčs! Znaroks 2-1, ātri jāiet priekšu, Oļegs iet pa kreiso malu, Kerčs laužās piespēl Kerčam. Neizdevās metiens, aizsargs tomēr pielika nulli priekšā. 9. minūte, spēlē mazākumā vēl minūte, rezultāts 0-2 Anglijas komandas labā. Kerčs, labi, lieliski, Znaroks. Tomēr nekā, arī Angļi izmisīgi cīnās. Acīm redzot, viņi necerēja uz panākumu, mūsien nedomāja, ka būs tāda pretspēle. Uzbrukumā jau Hans piespēl partnerim, neprecīzi šeit Beļauskis. Beļauskis atspēlēja Fanduļam, Fanduls viens pats. Un tagad uzbrukums spēlē mazākumā. Iet zonā Beļauskis. Pirmajā spēlē viņa atzīm par maču labāko spēlētāju Latvijas izlases komandas sastāvā. Jā, redzat, kāda aktivitāte mūsu komandā paspēlējot skaitliskā mazākumā. Bija daudz kļūda aizsardzībā, arī Lūk, arī kļūda aizsardzībā izspēl kreisajā malā un Angļi kārtējo reizi uzbrukumā, cenšoties izmantot šo skaitlisko pārsākumu. Lūk, bīstama situācija ar vārtiem. Bīstami, ļoti bīstami. Pateicoties daudzām kļūdām un neprecizitātēm mūsu aizsardzības zonā. Arī labajā laukuma pusē. Saspēlēs par labam Angļi, virzoties priekšu ātri iet mūsu aizsardzības zonā, ļoti ātri tiek pārvarēta centrālā zona. Angļi izmisīgi cīnās mūsu aizsardzības zonā, cenšas ripu pārtakt, neiznāk pretuzbrukums. Latvijas komanda uzbrukumā. Pilnā sastāvā spēlē. Beļavskim spēlē Fanduļam metiens un vārti! Labi! 10. minūte, jeb precīzāk 9 minūtes 18 sekundes. Mūsējie tikko kļuva vienādā sastāvā spēlēm un Fanduļs šeit vārdsarga kļūda. Neapšaubāmi vārdsarga kļūda. Bet tik un tā rezultāts kļūst 1-2 10. minūtē. 10. minūte, pirmā trešdaļā, olimpiskais kvalifikācijas turnīrs Šefildes arēna, laukumā Latvija, Lielbritānija. Iemetiens būs laukuma vidusdaļā, Latvija laukumā centra uzbrucējs Harijs Itoņš labā malā, Tomans Jānis un pa kreisi Artis Ābols. Aizsardzībā spēlē šobrīd Matīcins ar Krastiņu, ne ar Kupaku. Ar Kupaku spēles temps ir ļoti ātrs. Laba piespēle, Itoņš labā malā, kreisā malā, 2-1. Piespēle Tomanam metiens! Ai, kāpēc neizdevās metiens? Izspēle bija ļoti laba un tagad ripa jau ir uz vārtiem. Tātad spēle ir jāpārtrauc. Jā, Aleksandra Beļavska piespēle Vjačeslavam Fanduļam bija teicama un abi mūsu rezultatīvākie spēlētāji guva pirmos goda vārtus. Tātad Beļavskim tagad 4 punkti šeit turnīrā, 2 vārti, 2 piespēles un Fanduļam 2 vārti un 1 piespēle. Tagad lūk cīņa arī Lielbritānijas aizsardzības zonā. Šķiet, ka mūsu uzbrucēji sāk atšifrēt Lielbritānijas komandas spēli aizsardzībā un ļoti bīstami sāk darboties mūsu komandas spēlētāji.
izejot 2-1 vairāk kārt un izdarot metienus arī no tālākas distances kā nu pat, tā kā Angļiem klājas aizvien grūtāk un grūtāk, bet rezultāts joprojām ir 2-1 Lielbritānijas komandas labā šeit Šefildā. Pirmais periods 11. minūtē. Tieši aiz mums šobrīd atrodas Lauvēns, kurš uzmundrina tribīnes, sit mums uz pleca un prasīja, ko mēs redzam. Mēs sakam, ka BBC 5, viņš bija neizpratni, nav nekāds BBC. 5 ir televīzijas kanāls Olimpija un Latvijas televīzija, kas rāda otro tiešo translāciju no Šefildas turnīra. Šobrīd šķiet mūsu komanda ir atgūsties, vairāk Ripa ir mainieku komandas zonā, vāciekšā bija puisis, taču viņš Ripu nesaņēma. Tur Krastīns cīnās ar pretieku aizsargu, pārspēks, Ripa tiek zaudēta un pretuzbrukums. Nē, vienkārši iespēlēta Ripa zonā un Lielbritānijas komanda izdeva spēlētāju maiņu. Ripa aizsistais ar tur ir bez vārtiem, bīstama situācija kārtībā reizi, lūk, ko nozīmē pieredze. Jāteic, ka Lielbritānija tiešām sākusi lieliski šo cīņu, pirmkārt un galvenokārt pateicoties savai lielajai starptautisko spēļu pieredzei. Lūk, ko nozīmē angļu kanādiešu hokeja mistrojums. Cīņa tagad turpinās aiz mūsu meistara komandas, mūsu izlases komandas vārtiem un joprojām Ripa kontrolē Angļi, neizložot ārā no zonas. Nu, labi, spēks pret spēku. Ripa tomēr paliek pie Lielbritānijas komandas spēlētājiem, bīstama saspēle, kas būs tālāk. Nu jāsvešas piespies pie apmales vai no Ripa vai spēlētājs. Ripa veidot pie Latvijas valsts izlases, tā spēlēta centra zonā. Angļa Ripu Stevens Coopers ar 5. numuru Anglijas komandā. Stevens Coopers arī viens labākais spēlētājiem. Cardiff Devils spēlētājs. Viņam 23. spēle izlasē, 27 gadi un te jau Apuļskis iegāja zonā. Atstāja Ripu partneriem Semeraks, Apuļskis, Semeraks. Nu, kas būs tālāk? Te gaida piespēle Grigorjevs. Sagaidīs vai ne pie zilās līnijas. Ripa paliek Apuļskim jāmet pa vārtiem. Apuļskis iet uz laukumu pretējā pusē spēlē pret vārtiem un Ripa garām. Bet uzbrukums turpinās. Nē, tagad jau pret uzbrukums, bet 2-2. Grigorjevs. Nu šeit mazliet līnīties mēs pamaisīja mainiekiem. Arturs aptur Ripu, Grigorjevs, abas komandas izdara spēlētāju maiņu. Jā, Cardiff Devils, tā ir tā pati komanda, Lielbritānijas čempions, kura oktobra sākumā spēlēs Rīgā Eiropas čempioniem kausa izcīņā, bet tagad atkal uzbruk Angļi. Ar 10. numuru Douglas McKevins, Cardiff Devils. Arī Cardiff Devils. 13. minūte iemetiens Latvijas komandas aizsardzības zonā. Jūs tikko redzējāt skatītājs. Nu, tie bija paši mierīgākie. Tādi nemierīgākie, tāpat kā Rīgas sporta pilī stāvvietās ir aizmugurē un atbalsta diezgan vētraini savu komandu. Alus šeit, protams, foajē netrūks. Un tagad Ripa ir mūsu aizsargiem Bondarevam. Bondarevs izdara piespēli. Neprecīzā. Angļi. Vispār es negaidīju un arī domāju, Latvijas izlases negaidīja, ka Angļi būs tik ātri pirmās trešdaļas sākumā. Tennessee Skittenbaks ar 22. numuru. Cīņa turpinās, 13. minūte. Nu, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka spēles sākums, bet tagad cīņa turpinās ar sekojušu metienu pa Lielbritānijas komandas vārtiem. Beļavs kāds spēle atpakaļ savam partnerim Bondarevam. Bondarevs spēlē pret vārtiem un Ripa te pārtverta. Es domāju, ka jūs būsiet viensprāts ar mums, ka spēles sākums bija patiešām negaidīts, kā mūsu spēlētājiem, tā arī ikvienam no mums. Angļi uzbruka brāzmaini, daudzveidīgi un guva 2 vārtus. Pēc tam mūsu izlase sāka uztaustīt savu spēli. Klausies, man šķiet, ka būs noraidījums par to, ka Latvijas komandai 6 laukumā spēlētāji. Un šeit ir kļūda. Grigorjevs izlaiž laukumā. Ja viņš nebūtu pieskāries Ripai, viss būtu ok, viss kārtībā. Bet viņš pieskārās Ripai, tiesnesis to pamanīja un 2 minūšu sods, diemžēl, Latvijas komandai. Es domāju, ka šī labā noskaņa, kas turpinās pēc pirmo vārtu gūšanas, pavadīs mūsu spēlētājus arī cīnoties skaitliskā mazākumā. Nu, paskatīsimies, bet tagad iemetiens pie Artūra ir bez vārtiem. Un spēlē mazākumā. Incents, kurš spēlētājs, nu, šādās situācijās treneris parāda, kuram ir jāiet. Drīkst iet, respektīvi, ir jādodās uz šo sodīto spēlētāju soliņu. Tam spēlētājiem, kurš tajā brīdī ir bijis laukumā, un mūsu treneri Helmuts Balderis un Mikāls Bezkaršnovs uzskata, ka 2 minūtes jāatsēž. Tas ir laikā Boldaveško. Jā, par Helmutu Balderi, tad viņš šodien tikās ar Peteru Štasniju, ar vienu no pazīstamākajiem Slovākijas komandas spēlētājiem. Viņš pirmkārt paprasīs, kur atrodas tāda Latvija, un sacīs, ka viņš ar nepacietību gaida spēli, kas notiks šeit rītnakt šeit sporta hallē. Cīņā turpinās joprojām Lielbritānijas skaitliskā vairākumā.
Atgriežties savā aizsardzības zonā. Angļu valsts vienības spēlētāji uzņem tempu, virzās uz priekšu. Un tagad aizmetiens aiz Irbes vārtiem. Lūk, cik izmisīga cīņa mūsu zonā. Arī patkal centrā jābūt ļoti uzmanīgiem savā aizsardzības zonā Matīcins. Matīcins izspēlē uz priekšu. Angļi atkal kontrolē ripu. Joprojām skaitliskais vairākums Lielbritānijas komandā. Atspēlē atpakaļ savā aizsardzības zonā. Un te uz priekšu Coopers. Kas būs tālāk? Coopers izspēlē centrā savam partnerim. Saspēle un Angļi bīstam ienākuši Artura Irbes zonā. Tur Ferrā Makvīns saspēlējās, bet tagad ripa ir ārā. Jāspēlē mazākumā vēl minūte un 5 sekundes. Angļi joprojām uzbrukumā. Šeit labi Matīcins nospēlē. Taktiski pareizi spēlētojas spēku paņēmienu. Ripa vidējā zonā. Mums ir sastāv maiņa. Laukumā atkal Kerčs, Kupaks, Znaroks un Matīcins. Lielbritānijai trešais sastāvs. Labākais piecinieks šobrīd neko neizdarīja. Ripa ir Latvijas komandai Znaroks. Labi. 44 sekundes jāspēlē mazākumā, piespēl Kerčam, izdara metienu. Nē, Kerčs apvedīs pētnieku. Zaudēja ātrumu un arī ripu. Pat labā Lielbritānijai Stevens Coopers aizsardzībā un Maikls Connors, 5. un 3. numurs. Cīņā turpinās, joprojām Latvijā esot skaitliskā mazākumā. Spēle centra zonā. Znaroks enerģiski darbojas, ripa tomēr noņemta. Angļi uzlūk kārtējo reizi Latvijas komandas vārtiem. Nu, labi, ka tā. Atkal Ferrā. Šķiet, Gunār, viens no aktīvākajiem spēlētājiem. 11. numurs Ferrā šodien. Pagaidām. Jā, tā varētu būt. Viņam 29 gadi, 10. spēle izlases komandā Rišards Fernā. Atkal ir bez spēlē. Daudz darba mūsu komandas vārtu sargam. Negaidīti daudz darba ar 5. numuru Coopers. Kārtība Devils. Latvija spēlē pilnā sastāvā. 15 minūtes 21 sekundes. Zaudējuma rezultāti 1-2. Angļiem ir zonā. Bondarevs, Krastīņš. Un kļūda, nē. Nu, kas tas? Neviens to nesaprata. Mūsu aizsargu un vārdsargs šeit Panduļs piespēlē savam partnerim. Krastīņš iet zonā, atstās ripu Beļavskim. Jā, partneri. Krastīņš, nu viņš ir aizsargs. Izdarīs piespēli. Pašam jāatspēks. Lielisks piespēli. Panduļs kārtējo reizi metiens. Labi, Lukās Krastīņš iekļāvās uzbrukumā. Protams, nedrīkst aizrauties uzbrukumā, bet šoreiz viss bija kārtībā. Lūk, ripa tiek spēlēta, es gribēju teikt, pāri visām zonām. Tā arī ir ripa aiz Irbes vārtiem un jāizpild iemetiens. Tūlīt sekos iemetiens Lielbritānijas zonā. 17. minūte, nolikā sākusies pirmais periods. Lielbritānija Latvija 2-1 Angļu hokeistu labā. Iemetiens pie Lielbritānijas komandas vārtiem, pie Martina Makai komandas vārtiem. Iemetienā uzvar Angļi savā aizsardzības zonā un cenšas izdabūt ripu ārā no zonas likums sakarīgi. Paskatīsimies, kā tas viņiem izdosies. Sākas uzbrukums ātri pāri centram, te ripa pārtvērta. Beļavskis, Panduļs un metiens momentāli. Labs, teicams raidījums, vēlreiz atkārtots metiens pa pretinieku komandas vārtiem. Aigars Ciprus tas bija un tikko saņēma sitienu, atklātu sitienu. Tiesnes, diemžēl to neredzēja. Pastīsimies, būs atkārtojums, es nebūs. Pēc metiena Angļu aizsargs ar nūju iesita mūsu spēlētājiem. Aigars Ciprus tur guļ. Jā, Džonsons, lūk, pastīsimies vēlreiz atkārtojumu. Tas bija pirmais metiens. Vārdsargs acis lūk šeit. Aigars iet cīņā. Un tālāk ar elkonu tāds sitiens pa kaklu. Pēc pirmās trešdaļas beigām palikušas 2 minūtes un 50 sekundes. Ripa Latvijas komandas zonā pagaidām zaudējuma rezultātu 1-2. Angļiem laukumā pirmais piecinieks, mums arī. Tagad Abols, Vitoļiņš. Nu, tas ir nomināli pirmais piecinieks. Pagaidām labāk spēli rāda Beļavskis, Semerjaks un Panduļs. Iziesim no zonas. Lēni, pārāk lēni iziem no zonas. Angļu komanda neļauj to darīt. Atspēle atpakaļ. Abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Kupaks, Vitoļiņš un ripa šķiet zaudēta. Ripa pie Anglijas valsts vienības spēlētājiem viņu aizsardzības zonā. Cīņa turpinās. Tagad temps nedaudz pazudis un lūk tālmetiens pa Lielbritānijas komandas vārtiem. Ripa spēlēta. Znaroks cenšas to noņemt. Neiznāk ripa pie Grigorjeva centra zonā. Kerčs, Grigorjevs savā aizsardzības zonā. Kas būs tālāk? Uzbrukums centrā. Ripa izspēlēta un tagad uz priekšu. Nē, Semerjaks tas ir. Semerjaks tas spēlē partneri Grigorjevā. Bīstama situācija. Un labi viņa metiens pa vārtiem. Ripa pārtvērta un Angļi uzbrukumā.
Lūk, cik bīstam. Maklīns. Mūsu aizsardzības zonā. Norēdījuma nav. Labi, ka tā. Kerčs. Pretuzbrukums. Kerčs aizmet uz vārtiem. Znaroks tos pēc ripas. Angļu komandas aizsargs Konors. Pametienu nebūs, tāpēc, ka viņam ripa ir jāuztver. Pārāk lēni tā slīdēja. Iemetiem, protams, nav. Un Rodrigo atstāja ripa Grigorjevam. Pirmās trešdaļas priekšpēdējā minūte. Jā, un spēlējam ar 3 pāriem. Nu, kāda kļūda atkal stāvāk priekšā. Patriks Skots, Milton Keynes Kings. Jā, neizmantoja tādu dāvanu. Ripa neatstāja zonu. Jāspēlē vēl ir minūte 5 sekundes. Znaroks. Gaida partnerus, jo pārējie izdara nomaiņu. Un Beļavskis iet zonā. Apēc. 1-3. Ripa Znarokam metiens. Neizdodas. Ripa Znarokam vārtiem Fanduļs. Aizsargāja tiesā Bondarevam. Neizdodas piespēlēt, jo tur aizsargi neļauj to izdarīt. Pirmās trešdaļas pēdējā minūte. 2-1 Anglijas valsts vienības labā. Beļavska piespēle. Beļavskis lieliski darbojas. Jā, skaisti apspēlē savus sēdējus. Metrī patkārt krastiem. Pēc tam pats Beļavskis virzās priekšs. Fanduļs. Metiens! Pusminūti jāspēlē. Šobrīd Latvijai pārsvars, teritoriāls pārsvars iniciatīva ir, un Angļi izmisīgi raida arī pār no zonas, un arī izdara spēlētāju nomaiņu. Mūs paliek tajā pašā sastāvā. Bondareva aizsardzībā. Krastiņš saņem piespēli. Angļi cenšas pārspēt ripu Ciprus. Ciprus izspēlē savam partneriem centra zonā. Šeit piespēli gaida Beļavskis labajā pusītē. Izspēlē atpakaļ Ciprusam. Neiznāk šoreiz tā spēle, bet joprojām Latvijas komandas spēlētāji zonā. Un Riksīņas pēdējās minūtes pirmajā periodā. Pēdējās 3 sekundes. Un pirmajā trešdaļā periodā galā 2-1 Lielbritānijas komandas labā. Pēc pārtraukuma reportāžu turpināsim. Televīzijas kanāls Olimpija un Latvijas televīzija turpina translāciju no Šefildas, kur turpinās sacensības starp Latvijas un Lielbritānijas komandām. Tūlīt sāksies cīņas otrā trešdaļa, rezultāts 2-1 Lielbritānijas komandas labā. Jā, kā tad tas notika, ka pēc pirmās trešdaļas esam zaudētāji? Diezgan negaidīt jau spēles sākumā 40. sekundē Bidners guva pirmos vārtus. Tas bija tāds augstas dušas, tāds maza piešpricīta. Viens nedomāja, ka pēc dažām minūtēm Skots rezultātu palielinās uz 2-0. Un tikai kad 10. minūtē pēc Beļavska piespēles Fanduļs rezultātu starpību samazinājās, rezultāts 1-2, mums palika mazliet vieglāk. Nu, godīgi sakot, jāteic, cik tiešām spēles pirmajā sākumā mājnieki dominēja laukumā. Viņi pārsteidza mūsējos ar ļoti ātru un galvenais ar precīzu spēli. Jo ne jau skriešanā ir galvenais, kurš kuru pārskries. Bet šī pārdomātā, precīzā spēle, acīm redzot, bija negaidīta gan mūsu spēlētājiem, gan mūsu treneriem. Un tomēr skriet visu laiku nav iespējams. Un jau, manuprāt, trešdaļas beigās Lielbritānijas komanda, kā paši hokejisti saka, nosēdās. Un līdz ar to iniciatīvu pārņēma Latvijas vienība un vairāk bīstam uzbrukumu izdevās trīniekam, kurā spēlēja Beļavskis, Znaroks. Arī otram trīniekam, kurā ir Vītoliņš, Ābols un Tomans. Jā, patiesi nometāt Angļus ar cepuriem ir pagrūti. Galu galā, lai gan Anglija ir futbola dzimtene, bet ne tikai arī hokejs radies šeit Anglijā 16. un 17. gadsimtā un vēlāk pārceļojas pāri okeānam. Jau pirmā spēle Britu salās notikusi 1894. gadā, tātad turpmāk pirms 100 gadiem. Bet tieši pirms 90 gadiem Londonā tika uzcelts pirmais mākslīgā ledus laukums Eiropā. Lūk, kā skatītājs sveic savus mīļuļus šeit Šefildā. No rezultāts turklāt ir viņu labā 2-1. Ja par sacensībām starp Anglijas un Latvijas valsts vienībām, tad šī nav pirmā reize, kad tiekas abu valstu spēlētāji. 32. gads Eiropas čempionāts. 5-2 Anglijas komandas labā. 35. gads pasaules un Eiropas čempionāts 5-1 Lielbritānijas hokejistu labā. Un 37. gads pasaules un Eiropas čempionāts 5-1 atkal Lielbritānijas komandas labā. Tātad 4. abu valstu hokejistu tikšanās. Un kamēr komandas gatavojas iziet laukumā, jūs redzat, kā mājnieks sveic savējos. Var pateikt tādu faktu, un tas, protams, nav nekāds amizants, tā ir traģēdija tieši šeit, kur mēs šobrīd sēžam arēnā, Šefildas arēnā.
otrā pasaules kara laikā vācieši izdarīja visnežēlīgāko uzlidojumu Anglijai, un faktiski šeit bija tāds dzīvojamais rajons, kurš tika pilnīgi iznīcināts, un gadus 20 šeit nekā nebija, un pēc tam tika nolemts, ka Šefildā jāatceļ šeit stadions, arēna, un tagad šis ir tāds sportisks rajons. Diemžēl arī tāda ir vēsture. Nu, turpinot vēl par hokeju, galu galā 1910. gadā Šveicē notika pirmais Eiropas čempionāts, kurā Anglijas hokejisti guva uzvaru. Arī 36. gadā, 37., 38. gadā Angļi bija Eiropas čempioni. Turklāt 36. gads ir Lielbritānijas hokeja zelta gads. Tad viņi guva uzvaru 4. olimpiskajā turnīrā, 10. pasaules čempionātā un 21. Eiropas meistarstacīkstēs. Cīņas sākas, tātad otrais periods, 2-1 Lielbritānijas valsts vienības labā. Latvijas komandas vārds, kuras, protams, aizstāv Artūrs Irbir pa labi otrajā trešdaļā, Lielbritānijas pa kreisi. Domāju, ka šī trešdaļa paies nedaudz mierīgāk, jo tik tiešām hokejs nav joņošana, un varbūt tad arī izpaudīsies mūsējo pirmām kārtām taktiskais pārsvars un arī tehniskais, bet skatīsimies, jo, protams, pašaizliedzīgi spēlējot, turklāt ņemsim vērā to, ka Lielbritānijai nav kur atkāpties. Ja zaudēts punkts, līdz ar to zaudēts cerības uz Lillehammeru un Ferrā, atkal Ferrā, kur mēs daudz runājam, bet tur jau bija partneris, izdarīja metienu, tas bija Konvejs, izdarīja pa laitiem vārtiem, bet Artūrs to viegli atvairīja. Ripa, atkal Ferrā un pareizi līnīties, es pamanīju to, ka kreisajā malā spēlētājs iegāja ātrāk zonā. Laukumā Fanduļa piecnieks un cīņa turpinās ar iemetienu centra zonā, kur Skots regulē savus spēlētājus, aizmetot Ripu aiz Irbes vārtiem. Lūk, piespēle un dīstama situācija veidojas momentāli pie mūsu komandas vārtiem. Spēks un atkal ātrums, tāpat kā spēles pirmajā periodā. Rezultāts nav mainījies. 2-1, tāds ir pirmās trešdaļas rezultāts. Angļi atgriežas aizsardzībā, Fanduls izrāvies, savstarpēji saspēles Angļiem. Angļi cenšas veidot jaunu uzbrukumu. Bondarevs jau teica, ka spēlējam ar 3 aizsargu pāriem un praktiski arī ar 3 uzbrucēju trīniekiem, jo tikpat kā laukumā nav 4. mājiņā puisis, kas tam bija Boldavešs, ka nu šeit treneriem acīm redzam taisnību, jo jaunie puiši pagaidām neko nevar parādīt. Beļauskis šobrīd šīs dienas spēlē labi cīnās, Beļauskis ar Fanduļu. Mazliet izkrīt no šīs maiņas Aigars Ciprus, toties viņš vairāk spēlē aizsardzību, un tagad būs norādījums. Uz 2 minūtēm tiks norādīts Latvijas izlases spēlētājs. Viens metiens, nu cik vēl ļaut mēs? Nav! Vai tiešām Riku vārtos? Spriežot pēc vārtu tiesneša signāla, Ripa ir bijusi vārtos, un otrās trešdaļas 2. minūtē rezultāts kļūst 3-1 Lielbritānijas komandas labā. Diemžēl. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Nu, tagad, kur ir Ripa? Stānos? Jā, tur... Nu... Es neteiktu, varbūt no šīs pozīcijas. Tā, Artūrs, Ripa slīd. Jā, Ripa ir vārtos, neapšaubāmi. Neapšaubāmi, viss ir pareizi pēc spēles noteikumiem. Lūk, Konors! Guvis šo panākumu. Maikls Konors, 12. spēle izlasē. Viņš ir viens no veterāniem šai komandā, 32 gadi viņam, un viņš veic aizsarga funkcijas, kā redzat, ne tikai aizsarga funkcijas vien. 3-1 Lielbritānijas komandas labā, arī otrās trešdaļas sākums nav veiksmīgs Latvijas valsts vienībai. Cīņa turpinās Irbes aizsardzības zonā. Ar Ripu mūsu komandas spēlētāji, lūk, izspēl centrā Vitoļiņš. Vitoļiņš piespēl gaida Ābols un vārti! Artis Ābols pēc Harija Vitoļiņa piespēles. Trešā minūte rezultāts kļūst 2-3, 2-5, klasiska kombinācija, piespēle precīzi, metiens momentāls. Nu, ļoti labi piespēle, ļoti laba piespēle, ļoti labs metiens. 2-3, labi, ka tā. Tātad Artis Ābols 3-2, viņš viens no jaunākiem spēlētājiem komandā, 20 gadi, tagad 14 vārti spēlējot komandā, 23 punkti summā. Jā, bet ir norādījums, neuztraucieties, ne tikai Čudīnovs sēž uz 2 minūtēm, arī Lielbritānijas komandas spēlētājs, lūk šī epizode Čudīnovs tur, un pasīsimies, kas tur notiek. Tātad cīņa pie apmalis, un
Čudīnos atbild, protams, tas ir pārkāpums, neapšaubāms, un arī Lielbritānijas komandas spēlētājs dara to pašu, tā kā ap 2 godām nopelnījuši, jeb negodām nopelnījuši 2 minūtes. Tātad appusējs pārkāpums, Latvija noraidīts Čudīnos, bet cīņa šeit sportā pilī turpinās. Arī pa mūsu komandas spēlētāji, lūk, izspēle centra zonā, ātri Laviņš pārvar centru, bet tur ripa tiek zaudēta. Angļi pat labam savā aizsardzības zonā, komandas skaitliskā mazākumā. Perīpas mūsu komandas spēlētāji Grigorjevs. Grigorjevs spēlē partnerim. Visai neprecīzi darbojas mūsu komandas spēlētāji. Angļi iet zonā, kas būs tālāk? Grigorjevs piespēle Semerjakam. Semerjaks iet zonā, atstāja ripu Grigorjevam, pa labi Kerčs saņem ripu. Jā, metiens! Labs metiens, labi spēlē arī Vārtsargs. 4. minūte, rezultāts 3-2. Starp citu, pastīsimies, tagad ripa ir mūsējiem pēc tam, kad Lielbritānijas komanda zaudēja Japāņiem. Daudziem šķita, ka atlicis tiešām viens mačs Latvija, Slovākija, un tad, kad šodien Slovākija zaudēja punktu pret poļiem, iznāk, ka mūsējiem būtu pieticis Kerčs. Fantastika! Kerčs sapina aizsargu un Vārtsargs vispār nemanīja to brīdi, kad Kerčs izdarīs metienu. Es nezinu, daudziem var patīt Krievijas komanda vai nepatīk agrāko laiku, bet kā spēlēja Harlamovs, patika visiem, un tieši Harlamovas stilā Kerčs guva vārtus. 3 kustības, mājiņu kustības, metiens zem aizsarga, Vārtsargs negarēdz ripu, un rezultāts, beidzot rezultāts, kad uz tabloja 3 minūtes 33 sekundes, rāda 3-3, 5 trīnieki. Jā, tie ir Kerča otrie vārti šeit turnīrā, un 3 punkti, tā kā Kerčs palielina savu punktu bagāžu līdz 37 spēlējot izlasē. Cīņa turpinās. Kas zina, varbūt Aleksandru Kerču drīz redzēsim Edmontonas Oilers komandā vai kādā citā vienībā, un drīz uz Amerikas Savienotajām valstīm izbrauks arī Harijs Vītonis līdz pēc šī turnīra, bet tagad jāspēlē un vēlreiz jāspēlē. 3-3 Sheffieldā, Anglijā un Latvijā. Beļauskis! Vai neredzēja, ka Bondarevs ir blakus, bet labi spēlē Beļauskis Pandus. Tiešām šī saikne ir pagaidām neapšaubām labākā Latvijas izlasē. Bondarevs priekšā. Un Krasiņš, nelaiž pretinieku, ripa vidējā zonā ar Sabols cīnās, tur Čudīnos. Jā, tagad abas komandas spēlē pilnā sastāvā. Nu šķiet, beidzot varam uzelpot, 3-3, viss sākas no gala un no jauna. Un man liekas tik tiešām, ka Lielbritānijas komanda šādu tempu ilgi izturēt nevar. Tikai jāspēlē ir precīzi pirmām kārtām jau vidējā zonā, lai Anglijas komandai nebūtu izdevības iziet pretuzbrukumos. Patiešām, un nedrīkstam zaudēt tempu, jo temps šeit cīņā pret Lielbritāniju ir un paliek mūsu sabiedrotais. Vitoļiņa maiņa laukumā, iemetiens pie pretinieku komandas vārtiem. Jāuzvar iemetienā. Aizsardzībā spēlē Kupaks ar Maticinu. Cīņā turpinās atspēle atpakaļ un piespēle Kupakam, metis no vārtiem! Aizsargs izmaisa metienu un pretuzbrukums Angļi vienat nedodas uzbrukumā, un šis metiens nav katrā ziņā bīstams. Maticins atspēlē partnerim un sākums no mūsu aizsardzības zonas. Lūk, cik aktīvi darbojas Angļi vai cenšas darboties aktīvi. Savstarpēji saspēles bīstama situācija, metienu nav pagaidām. Piespēle neprecīza pret vārtiem. Ripa centra zonā. Ābols piespēle laukuma pretējā pusē. Tagad tāda lēna pozicionāls uzbrukums, Kupaks. Tagad būs spēlētāja maiņa. Spēlētāja maiņa būs, neizdodas, tāpēc, ka Angļi pārspēja ripu iet zonā. Matīcins. Un tikai tagad maina sastāvu abas komandas. Kupaks. Tomans. Nav ātrumu, tāpēc seko atspēle atpakaļ. Pilnīgi pareizi. Matīcins. Viņam atņem ripu, laukums turī, bet vārds priekšā ir Anglijas komandas spēlētājs. Šeit Kupaks neļāva izdarīt piespēli, malacis. Un tālāk. Nav norādījumu, nekādu norādījumu, tad virāžā vienkārši pretinieks spēlētājs nokrita. Un Matīcins turpina cīņu, Ābols laukums turī. Ripu jau vidējā zonā gaida Semerjaks, nesagaidīja. Un tagad iemetiens būs Latvijas komandas zonā. Angļu galvenais treneris Aleks Dempīrs, jūs redzējāt viņa palīgi Pīters Džonsons un Bobs Korols. Cīņa turpinās kreisajā laukuma pusē. Ripas Anglijas komandas spēlētāji, kuri cenšas atbrīvot savu zonu no ripas, neiznāk uzbrukums un bīstama Latvijas komandas spēle ieslēdot aizsargus. Ripa atkal atgriezt mūsu aizsardzības zonā Čudinovam. Čudinovs spēlē centrā un stop. Aizmugurs situācija.
6 minūtes, 30 sekundes, rezultāts 3-3, spēles temps krities. Tikko iemetiens bija, un Čudīnos jau ar ripu Krastīņš. Krastīņš atspēlēja partnerim, Bondarevam. Jā, pilnīgi uz 3 pieciniekiem pārgājusi Latvijas komanda, kur es pat skatos mūsu 4. strīnieks noņēmuši maskas pat nost. Aizslēgt cepures. Pozicionāla spēle, grūti apspēlēt pretinieku. Ātrums ir Latvijas komandas sabiedrotais. Nu, un Lielbritānijas komanda šodien vienkāršā situācijā raidu ripu pāris zonām. 3-3, bet man liekas, lēnītiņām mūsu komanda pārņem iniciatīvu. Ja par Angļu galveno treneri, kurš trenēja dažus gadus tikai šo komandu, tad mans televīzijas, Sheffield televīzijas kolēģis Martins, pat kā sacīja, jauns treneris, jaunas komandas komplektēšanas metodas, jauna taktika un arī panākumi. Lūk tā, pirmkārt jau uzvara B grupā un iekļūšana A grupā pēc 31 gada pārtraukuma. Tagad iemetiens pie Lielbritānijas komandas vārtiem. Pārdojas atspēlē atpakaļ Ciprusam. Ciprus paklūp. Un kas būs tālāk? Arī pa centra zonā, jāsāk no centra. Angļi par labā aizsardzībā. Enerģiski spēlē mūsu komandas spēlētāji. Vārti! 8. minūte, beidzot Latvija ir vadībā. 8. minūte, 4-3. Kārlis Krastīņš gūst tik vajadzīgus vārtus, un pie tam laba piespēle. Lūk, no aizvārtes metiens ripa vārtos. Latvija vadībā. Kārlis Krastīņš, viens no jaunākajiem mūsu komandas hokejistiem, tie ir viņa 3. vārti spēlējot izlases komandā vispār. 10 punktu viņa kontā esot Latvijas valsts izlasē. Tas ir ļoti patīkami, pirmo reizi izvirzāmies vadībā un jācer, ka pavisam drīz jau nāks arī lūzums šīs cīņas gaitā. Loģiski tā tam vajadzētu būt. Lūk, kārtējs rokas ābols enerģiski metas ar ripu zonā un tagad jānāk atpakaļ. Atpakaļ, ātri negaidot. Matīcina piespēle, kāpēc bīstama situācija izveidojas mūsu zonā, metiens vārti! 10. numurs Angļu komandas spēlētājs Douglas McKeevans iemet arī 4. ripu mūsu komandas vārtos. Viņš ir kārtības Devil komandas spēlētājs, 30 gadīgs hokejists, starp citu par labāko atzīst spēlē ar Poliju. Apsēties. Nu, šķiet šī situācijā Matīcins patraucēja. Apsēties. Pēdējā brīdī viņš atrāvās nost un Artūrs nebija gatavs. Redziet, pirmā reakcija, Artūrs skatās uz aizsargu. Un pēc tam, kad epizode bija beigusies, es redzēju, ka Artūrs piesadzēja klāt Matīcinam. Šā vai tā rezultāts ir 4-4. Diemžēl jāteic, mūsu vārdsargs šodien spēlē, ne tā kā parasti. Jā, bet šādas dāvanas Angļu lauvām pasniegt nedrīkst. Protams, 4-4, ļoti daudz vārti. Tikai 8. minūte 2. trešdaļā un jau 8 reizes ripa ir bijusi vārtos. Tas ir daudz. Atgādināsim, kā ar šādu rezultātu beidzās iepriekšā spēle starp Poliju un Slovākiju. 4-4. Arī tas bija pārsteigums. Arī šis rezultāts šobrīd ir pārsteigums šeit Sheffieldas sporta arenā. Iemetiens laukuma centrā. Grigorjevs aizsardzībā Čudīno uzbrukumā. Tagad beidzot redzam Apuļski ar partneriem Baldaveško un Tambijevs. Atspēle Čudīnovam, metiens pa vārtiem, neprecīzi. Pārāk jau gaidīja metienu Angļu uzbrukumo. Atspēle tur. Un tālāk neizdevās. Kope. Apuļskis. Čudīnovs. Zonā jau ieejam diezgan labi. Nu un tālāk auguma pārstāvs ir Anglijas komandas aizsargi. Viņi diezgan viegli atspēlē ripu partneriem. Tur Morisons izdarīja piespēli un Čudīnovs izdarām sastāvu maiņu. Tieši tāpēc Čudīnovs pietur ripu, ka laukumā nāk jau citi spēlētāji. Jā, patiešām tā tas ir. Ignatovičs parādījies laukumā. Un spēle turpinās 9. minūte, 2. periods, rezultāts 4-4 un 2 minūšu sots. Tātad spēlējām skaidriskajā mazākumā, 2. trešdaļas 9. minūte, rezultāts 4-4 norādīts Sergejs Čudīnovs. Šodien nebūtu ne pirmo reizi. Vispār mūsu komandā visvairāk sodu minūtes ir Harijam Vītoliņam 9. Par to, ka viņš iepriekš saņēma 5 minūšu sodu, bet kad būs mierīgāks brīdis, pastāstīšu, ko par to domāja tiesneši. Tagad ir jāiztur spēlējot 4. mazākumā.
Angļiem, protams, pirmais piecinieks laukumā Konvejs, kurš šodien gūs panākumu. Pagaidām viņi lēnām iesāk uzbrukumu. Un redziet, labi, ka tā Bondarevs. Varbūt vajadzēja pieturēt ripu aizsargam, to arī treneri rāda, atspēlēt vajadzēja atpakaļ. Minūte, 10 sekundes, mazākumā jāspēlē minūte 10. Pagaidām Angļiem nekas neizdodas, tomēr ripa ir mūsu zonā un vārds priekšā Ferā. Divreiz izdara metiens, lai arī vājas, bet tomēr divreiz vārds priekšā viņš bija pilnīgi viens. Tātad ne pirmā kļūda. Jā, šobrīd saskaņotības starp mūsu vārdsargu un aizsargiem dažu brīdi itin stipri klibo. Lūk arī atkārtots metiens pie mūsu komandas vārtiem. Joprojām skaitliskais pārsvars Lielbritānijas komandai, rezultāts 4-4. Nu, izdodas ripu izsist ārā no zonas pārsitoto pār laukumam, bet ripu kontrolē Lielbritānijas valsts vienības spēlētāji. Lūk, straušs uzbrukums un bīstama situācija veidojas vārtu vienības vārtiem. Labi, ka neiznāk metiens pretinieku vienības spēlētājām. Tas ir Tonis Hans un ripa centrā jau pie Kupaka. Kupaks labi iet zonā, turpat blakus Ābols. Ripa pie Lielbritānijas komandas spēlētājiem. Soda laiks tuvojas beigām vēl 5 sekundes un tad Čudīnovs atgriezīsies laukumā. Angļi neko īpaši nespēja izdarīt šais divās soda laika minūtēs. Labi, viņš pārtver ripu, izspēl uz priekšu un Latvija spēlē pilnā sastāvā. Tas notiek 2.3.11. minūtē. Turpinās Anglijas komandas uzbrukums. Tur Grigorjevs apstādīja pretspēlētāju. Jau Laviņš piespēlē Ciprusam. Ciprus tālāk pārguļām pa labi. Beļauskis saņem piespēli un uzbrukums turpinās. Grigorjevs, mūsu komandas kapteinis, piespēlē tur Ciprusam, bet divi pretspēlētāji bija Anglijas komandas aizsargiem. Neļauj izīt metienu, Beļauskis kļūdījās. Ripa atsitās uz kantīti un aizlidoja pāri vārtiem. Krietni vien pāri vārtiem. Ciprus, Beļauskis, Anglijas turēja un 1-1. Laviņš tur pēc pretinieku spēlētāju. Ripa lido garām vārtiem. Metienu izdarīja Anglijas komandas spēlētājs Patriks Skots, kurš ir guvis vārtus šodien. Atkal metiens garām vārtiem. Diezgan bīstam. Un atkal viens mūsu aizsargs Laviņš. Kur tad ir Grigorjevs? Grigorjevs ir nevis vārtu priekšā, bet laukuma stūrī. Taktiska kļūda un ne jau pirmā reize šī spēlē. 12. minūte, otrā trešdaļa. Brāzmains temps aizmugures stāvoklis. Jā, lūk, ko dara kanādieši Lielbritānijas komandā. Starp citu, te pašā slavenajā 36. gadā arī spēlē gandrīz tikai kanādieši, atskaitot Erhardu un Džonu Ahērnu, vēlāko starptautiskās hokeja līgas prezidentu. Izšķirošā spēlē Anglija toreiz veids Kanādu rezultātu 2-1. Bet tagad 4-4 Latvija, Lielbritānija šeit Šefildas sporta hallē. Bīstams uzbrukums pa centru. Labi, ka tā arī pa centra zonā. To atkal kontrolē Lielbritānijas komandas spēlētāji. Lūk, arī pa centrā neprecīzi piespēles Krastiņš. Tālāk Kastur, tālāk Ignatovičs. Arī pa centrā Krastiņam. Krastiņš, Apuļskis. Centrā kavējamies pārāk ilgi un laukuma pretējā pusē izspēl Baldereško. Baldereško maķenīt nokavē. Anglijas vienības vārds vīrs, aizsargi. Tas būs tālāk, arī 13. minūte. Rezultāts nomainies 4-4 šeit Šefildā. Jā, Ignatovičs jau trešo reizi laukumā iznāk Tambieva vietā. Tātad 4. maiņā Tambieva pagaidām nomaina Ignatovičs. Nu, tas neko nav uzbrukumā devis, bet arī aizsardzībā šī maiņa šobrīd nezaudē. 4-4, 13. minūte. Jā, tagad ir pārtraukums mazliet par Hariju Vītoliņu norādījumu. Ja tie, kas skatījās pirmo spēli, atcerās, ka Vītoliņš tika norādīts ar Polijas komandas spēlētāju uz 5 minūtēm. Nu, šeit tiesnešu kolēģijā izskata katru maču un tiesneši savu aizrādījumu par pārāk bargu sodu. Jo nākamajā spēlē, kur tiesāja Krievs Bokarevs, kurš starp citu jau ir 2 pasaules čempionātus tiesājis un labi tiesāja, viņš vēl lielāku kautiņu sodīja abas spēlētājs 2 reizes pēc 2 minūtēm. Un paskaidrošu, kāda ir starpība. Ne jau 5 vai 4 minūtes. Starpība ir tā, ja spēlētājs saņem 2 reizes 5 minūtes, viņš tiek diskvalificēts uz nākamo spēli. Bet pa 2 minūtēm kaut vai visu maču laiku sēdi. Bet tikmēr uzbrūk Znaroks. Šī iebilde bija svarīga tāpēc, ka Vītoliņš nevar spēlēt agresīvi, jo nedod Dievs aizskar pretinieku. Būs asinis, būs arī noraidījums uz 5 minūtēm un diskvalifikācija. Tieši tāpēc šajā maiņā Harijs šodien nav tik agresīvs kā pirmajā dienā. Un šeit Kerčs raidīja ripu garām vārtiem. Nu jācer, ka šovakar nebūs ne asiņu, ne lielo sodu, bet cīņā turpinās ļoti sasprindzināta spēle, par ko liecina arī negaidītais rezultāts 4-4.
Lūk, Ripa pārsvarta un Angļi cenšas veidot uzbrukumu, atbrīvojušies no mūsu sedzējiem savā aizsardzības zonā. Konors, jā, Maikls Konors. Aizsargs, kurš iemet vārtus. Viņam 32 gadi, tātad viens no vecākiem spēlētājiem Anglijas komandā. Lūk, Angļi gribēja sacīt kļūdās nekā Ripa izspēlētas priekšu. Angļi uzlūk vēl bīstas situācijā ar Turības vārtiem metiens un lieliski nospēlējušies no vārtiem mūsu komandas vārtu sargs Arturs Irbe. Jā, kurā pēc atkal kļūdījās mūsu aizsargs. Tas jau kuru reizi. Cīņā turpinās Grigorjevs, mūsu aizsargs ar Ripu savā zonā izspēl uz priekšu. Semeraks tālāk zonā piespēl, nav kas seko Ripai. Angļi atgriežas savā aizsardzības zonā. Ar 9. numuru Antonijs Hents, 26 gadi viņam. Viens no pieredzes bagātajiem hokejistiem Anglijas valsts vienībā. Atkal esam spiesti nākt atpakaļ savā zonā. Tā Ripa izspēlēt uz priekšu. Abols, laukuma pretējā pusē Tomans. Kas būs tālāk? Abols gaida piespēli, nekas neiznāk. Tur spēks un vēlreiz spēks. Beidzot, Ripa pret vārtiem bīsta situācija un... Tieši virs vārtiem Vītoliņš. Skots ar Vītoliņu cīnās laukuma stūrī. Ripa ir mūsējiem. Tomans vārds priekšā Abols bija viens, bet Angļi bloķē šo piespēli. Un būs noraidījums. Uz 2 minūtēm tiek noraidīts. Jā, noraidījums tātad 2 minūtes Lielbritānijai. Un tātad Latvijai būs skaitliskais pārsvars. Rezultāts 4-4. Nu jācer, ka pretinieka komandas vārtu sargam Martinam Makejam būs darba gana. Jā, ja par vārtsargiem, man nāk prātā kāds fakts par aizsargu maskām, tad 36. gadā. Tas bija tas gads, kad Japāņu vārtsargs Honda pirmo reizi hokeja vēsturē uzlika aizsarga masku. Tagad cīņa turpinās mūsu uzbrukuma zonā un paskatīsimies, kā tā patiešām turpināsies. Matīcins piespēlē partnerim, Beļauskis Matīcins. Izlaid mūsu kapteini, nevis kapteinis Matīcins. Agrāk bija kapteinis, tagad kapteinis ir Grigorjevs, kurš spēlē šobrīd pārī. Matīcins piespēlē Beļauskim. Tur Fanduļs. Beļauskis. Vārds priekšā nav neviena vārds priekšā, nezinu kāpēc. Partneris Ciprus ir pašā laukuma stūrī. Spēlējam taču vairākumā. Matīcins, Ripa paliek zonā. Grigorjevs piespēlē partnerim. Laba situācija, metiens. Par ilgu Fanduļs kombinēja, par ilgu vairākumā jāspēlē vēl minūte un 14 sekundes. Mūsies sastāv nemaina, Angļi gan. Ripa ir Ciprusam. Pats ies zonā, droši vien, iegāja zonā viegli, atstāja Ripu Beļauskim. Tagad Grigorjevs un piespēlē nolūz metiens Fanduļam. Ciprus cīnās un ar to arī šī epizode beidzās. Vairāk vēl jāspēlē 58 sekundes. Jā, vēl nepilna minūte, jāspēlē vairākumā Latvijas valsts vienībai, bet spēle neīpaši vēdas šobrīd uzbrukumā. Rezultāts joprojām šeit Šefildā 4-4. Anglijai, Lielbritānijai tiekoties ar Latvijas valsts vienību. Cīņa turpinās ar iemetienu mūsu uzbrukuma zonā. Znaroks iemetiena punktā. Un paskatīsimies, kas šeit notiks. Ripa būs mūsu vai Angļu. Iemetiens un Ripa Latvijas valsts izlases spēlētājiem, pagaidām aizsargiem. Bondareva piespēle. Znaroks pret vārtiem un Ripa iespēlēta Skrastiņam. Bondarevs. Semeraks ar 16. numuru. Kerč, Bondarevs un Jāsniņš. Meties pa vārtiem. Bondarevs, kas izdarīja metienu pa vārtiem. Vēlreiz. Sākumā viņš bija rezervē, bet ar pirmo spēli jau pamats sastāvā iekļūt. Bondarevs un piespēles Narokam acīm redzot, nekā aizsāks tur pretī. Znaroks palaid Ripu partnerim. Čudīnos. Skrastiņš, atvainojos, tas bija Skrastiņš. Kerč. Skrastiņš un metienu seko metienam, bet Ripa negrib iet pārtos. Vairāk vēl jāspēlē. Jā, sekundes rit un tūlīt beigsies skaitliskais pārsvars. Angļi spēlē pilnā sastāvā Latviju, turpina uzbrukumu. Metiens! Ripa lido garām vārtiem, Lūks, norādītais spēlētājs, izdara piespēli un 1-2. Bondarevs 1-2 Angļiem. Labi, ka tā Arturs palīdzēja aizsargam, Ripa joprojām ir mājiniekiem. Tagad Znarokam.
Abas komandas izdara spēlētāju maiņas spēlētas. Otrajā trešdaļā 17 minūtes, 12 sekundes, rezultāts 4-4. Jā, pēc šī uzbrukuma prasījās pret nervu zālēm. Lūk, Irbēts, ka Latva ir bijuši samu metienu. Un vēlreiz metiens no tālas distances pa Irbēts vārtiem. Cīņā turpinās mūsu aizsardzības zonā. Lūk, cik brāzmaini uzbruk Angļi, uznākot 5. laukuma spēlētājiem. Pretuzbrukums Tomans ar ripu. Nu, viens pēc viena neiznāk. Metiens tomēr neizpaliek. Norādījums! 2 minūšu. Protams, pretinieku turēšana rokām. Norādīts Andrē Melo. 17 minūtes 42 sekundes spēlēts. Latvijai skaitliskais vairākums, rezultāts joprojām 4-4 un izdevība izvirzīties vadībā. Laukumā ir Kupaks, Matīcins, Vītoliņš, Ābols un Tomans. Šī maiņa arī nopelnīja mūsu komandai skaitlisko vairākumu. Tur komandas aizsargs nevajadzīga epizode jau bija beigusies, turēja rokām Tomanu un tā arī nopelnīja pārkāpumu. Atgādinu, tiesnesis ir no Somijas. Ripa mūsējiem. Pagaidām neizdodas nostāties savās vietās, lai iesāktu kombināciju. Nu, Kupaks metiens! Jā, šķiet, ka vecāks gaidīja Ripa lidos otrā stūri un tomēr ar labo kāju atsita to. Un tagad Ripa ir laukuma vidusdaļā. Matīcins norādījumu nav. Matīcins iet uz priekšu, piespēlē partnerim Vītoliņš iet zonā. Skatītāji pieprasa norādījumu mūsu komandas spēlētājiem. Tur nekāds pārkāpums nebija. Kupaks izrīs metienu. Atspēlē. Matīcins jāmet. Trāpa Ripa pretēji komandas spēlētāju 23. numuru Morisonu. Un, diemžēl, Matīcins kļūdās. Nē, Ripa neatstāja zonu. Tomans aiz vārtiem. Ābols iet viņam palīgā un tagad gan būs noraidījums. Uz 2 minūtēm tiks noraidīts Harijs Vītoliņš. Jā, 28 gadus vecais Nottingham Panthers komandas aizsargs Andrē Malo vēl uz sodīto soliņa. Un tagad no laukuma jānoiet arī mūsu komandas spēlētājiem uz 2 minūtēm. Tad laukumā būs pa 4 spēlētājiem i vienā, i otrā pusē. Vītolim 2 minūšu sots. Jā, šis pārkāpums notika tur tālajā stūrī. Harijs iesīt pretiniekam. Flashing, sitiens pretiniekam. Tātad cīņa turpinās. 4 laukuma spēlētāji katrā pusē un 4-4 tāds arī šīs cīņas rezultāts. Brāzmaini uzbruk Lielbritānijas komanda, kļūdoties uzbrukumā. Konors izspēlē savam partnerim Ivans Sitrip uz priekšu. Tā pie Čudinova. Čudinovs savā aizsardzības zonā, kas būs tālāk Beļavskis. Un Ripa zaudēta. Tagad neriskē neviena, ne otra komanda. Pēdējā otrā perioda minūte šeit Šefildā. Rezultāts neizšķirts. 4-4. Angļi savā aizsardzības zonā dodas ātri pāri centram. Bīstama saspēle un tālāk netiek par zilo līniju. Jāspēlē vēl otrajā trešdaļā ir 22 sekundes. Beļavskis Fanduļs ar izies metiens. Ripa vārtos 5-4, kad atlikušas 18 sekundes. Latvija vadībā otrajā trešdaļā šeit Šefildas arēnā olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Lūk, klasiska kombinācija 2-1. Beļavskis izdara piespēle Fanduļam. Metiens precīzs Ripa vārtos. 18 sekundes jāspēlē un es ļoti ceru, ka otrajā pārtraukumā mēs dosimies ar krietni vien labāku noskaņojumu. Redzēt, vārtsargs šeit nespēja noturēt Ripu un arī Vjačeslavs Fanduļs. Somijas kluba Pori Eset spēlētājs un viens no labākajiem šobrīd Latvijas izlasē. Tie ir Vjačeslava Fanduļa 4. vārti šai turnīrā un es ceru, ka mēs iesim atpūtā optimistiskā noskaņā. Vai tas ir lūzums šīs cīņas gaitā? Cerēsim, ka tā tas ir, kaut arī rezultāts vēl minimāls 5-4. Tā beidzas otrā trešdaļa Šefildā. Un tā televīzijas kanāls Olimpija un Latvijas televīzija turpina otro reportāžu no Šefildas arēnas.
olimpiskais kvalifikācijas turnīrs Latvija, Lielbritānija. Un beidzot, varam pateikt ar mierīgu sirdi, rezultāts ir 5-4 Latvijas izlases labā. Godīgi sakot, tādu sākumu negaidīja. Nu, nieks par to, ka komentētāji to negaidīja. Piedodiet, skatītāji, arī jūs to negaidījāt. Diemžēl negaidīja to arī mūsu komanda un treneri. Spēles sākums bija, varētu teikt, apdulinošs mūsu hokejistiem. Jau pirmajā minūtē 40 sekundēs zaudēt pirmie vārds, pēc tam otrie, un tikai 10. minūtē izdevās rezultātu starpību samazināt 1-2. Un tālāk arī cīņas gaits turpinājās, es varētu teikt tā, kā pa ciņiem. Mūsiem neapšaubām ir taktiskais un, es gribētu teikt, arī individuāli tehniskais pārsvars, tiesa, ne visai komandai, bet divām ar pus maiņām uzbrukumā, es teikšu tā, un 4 aizsargiem. Arī Artūram šodien nav tā veiksmīgākā diena vārtos, un Lielbritānijas hokejisti pateicoties patiešām fantastiskam, vētrainam skatītāju atbalstam, pirmkārt, otrkārt arī tas, ka viņi tik ātri guva panākumu, Lielbritānijas komandu iedvesmoja, un beigās viņiem jau nav kur atkāpties, jo pēc neizšķirta spēlē ar Poliju, un galvenais pēc vakardienas zaudējuma Japānai, kas vispār, liekas, nav iespējams. Jā, zaudēts 1 punkts, cerības uz pirmo vietu ir zaudēts pilnīgi. Arī tagad, godīgi sakot, es neticu, ka Lielbritānija mums tomēr aizliks kāju priekšā, jo ja atcerieties, pirmajā periodā es teicu, man liekas, ka Anglijas komanda sēžas, un tas acīm redzot arī notiek. Šodien vienā no laikrakstiem, ja nemaldos, Sun bija šāds virsraksts, vai angļu lordi un poļu pāni zaudējuši cerības spēlēt Lillehammerā. Nu, lūk, acīm redzot, Lielbritānijas komanda šīs naktas spēlē grib atbildēt uz šo jautājumu un dara to visai prasmīgi, es domāju, pat negaidīti meistarīgi. Nu, bet es domāju, ka rezultāts 5-4, sākoties cīņas beigu posmam, ir katrā ziņā ļoti labvēlīgs mūsu valsts vienībai. Pirmkārt un galvenokārt tāpēc, ka tā ir jauna, atrodas labā sportiskā kondīcijā un, protams, arī vietu vārtu pārsvars ir zināms dopings mūsu komandai. Tā nu tas ir 5-4. Gunār, es varētu vēl papildināt, ka Anglijas komandai ļoti jauna dakterīte, un vienā no laikrakstiem bija tāda fotogrāfija, kur viņa ir pēc spēles ģērbtuvē, un kādiem 4 hokejistiem bija tā uzzīmēts smuks vīģis labs priekšā, un tas gan priekš lasītājiem. Jā, viņi starp citu apvieno savas ārsta funkcijas arī ar masieru funkcijām. To es nezinu. To es šodien redzēju. Labi. Kā saka, Angļi ļoti cītīgi un rūpīgi gatavojās šai spēlē, un to mēs redzam, kas notiek arī uz ledus. Tūlīt pēc dažiem mirkliem šeit Šefildā sāksies 3. periods Lielbritānijas un Anglijas valsts vienību sacensībā. Rezultāts, kā redzat, ir slidens 5-4, un tomēr man gribas sacīt cerīgs. Vēl 20 minūtes. Spēle vēl nav beigusies, tikai Lielbritānijas komandas lēnītiņām ierodas savās vietās. Pēc Starptautiskās ledus hokeja federācijas oficiālajos sacensībās pārtraukumam no tā brīža, kad mača galvenais tiesnesis aptur spēli, līdz tam brīdim, kad viņš iemet ripu iemetienu vietā, ir jābūt 12 minūtēm jāpaiet. Nu, godīgi sakot, es neatceros, strādājot tik tiešām, starp citu par dakterīti mēs runājam. Lūk, viņa pa kreisi, tā ir tā Lielbritānijas komandas dakterīte. Bet 12 minūtes jau ir sen pagājušas, un tikai tagad laukumā parādās Latvijas komandas spēlētājiem. Mums, protams, dakteris joprojām ir labi pazīstamais Jānis Pēps, pa labi bija Boris Lavrenovs komandas masieris, un tas ir mūsu komandas uzbrucējs 16. numurs Gunārs. Gunārs samazliet. Tas ir mūsu uzbrucējs Jevgeņijs Cemeļaks, starp citu vecākais mūsu komandas spēlētājs. Viņam 32 gadi, viņš spēlē Vācijā, Ravensburg komandā. Un arī rezultatīvi šeit nospēlējis viņam 3 punkti. Lūk, tas par Cemeļaku. Ja par Jāni Kvēpu es nejauši biju paņēmis līdzi 69. gada hokeja kalendāru, un tur no tās komandas, toreiz meistara komanda,
ir palicis uzticīgs hokejam, ledum un savam pienākumam tikai un vienīgi Jānis Kvēps. Bet tagad lūdzu uzmanību, trešais periods šeit Šefildā, Latvija, Lielbritānija 5-4. Mūzika beidzas un iemetiens būs, sākas trešā pēdējā trešdaļa. Rezultāts 5-4 Latvijas komandas labā un šobrīd spēlējam skaitliskajā mazākumā, vēl 43 sekundes. Noraidīts Harijs Vītoliņš, uzbrukumā ir Anglijas komanda, iet zonā, tāls metiens, Artūrs atspēlē ripu Kerčam, Angļi neļauj iziet ripai no zonas un tomēr Grigorjevs to raida pāri visam laukumam. Tātad joprojām esam mazākumā, vēl 27 sekundes. Trešais periods, pirmā minūte, 5-4 Latvija vadībā pret Lielbritāniju. Patiešām joprojām esam mazākumā, vēl nedaudz mazāk par 20 minūtēm. Bīstama situācija veidojas mūsu aizsardzības zonā. Pretnieku vienības aizsargs spēlē uzticējām ripu, bīstama situācija un šķiet, ka Artūrs Irbe glābj neglābjamo šeit ārkārtīgi bīstamajā situācijā, kad Ferrā izdara metienu pa Artūra Irbes vārtiem. Tas bija ļoti bīstams Anglijas komandas uzbrukums, kad Riks Ferrā meta pa vārtiem, un tikai Irbes meistarība glāba mūsu komandu no vārtu zaudējuma, esot skaitliskā mazākumā. Vēl Vītoliņam tikai 4 minūtes jāpavada uz sodīto spēlētāju soliņa, un seko iemetiens mūsu aizsardzības zonā. Godīgi sakot, labi, ka Ferrā nemeta uzreiz un nemeta spēcīgāk, jo situācija bija ļoti labvēlīga, jo šeit jau parādās hokejas meistarība. Harijs Vītoliņš ir gatavs iziet laukumā, kā jau Gunārs teica, 4 sekundes atlikušas viņam ir. Lūk, blakus ir tiesnesis, kurš rāda signālu, un Latvijas izlase spēlē pilnā sastāvā. Ripa gan vēl ir mainiekiem, un tā jau beidzot ir aiz vārtiem. Tomans, Vītoliņš, Ābols. Tātad treneri laid laukumā Hariju Vītoliņu partnerus, lai viņam nebūtu jāsado pār laukumam un jānomainās Kupaks ar Matīsina aizsardzībā. Ābols, šeit mazliet viņš paklupa, iet zonā, un šeit diezgan nemauklīgi nospēlēja. Tā gadās. Kupaks, minūte 20. Spēle ir ļoti piesardzīga pēdējā trešdaļā sākusies, jo, godīgi sakot, 9 gūti vārdi divās trešdaļās, tas ir daudz. Jā, tagad ļoti interesanti, kā Angļi aizvadīs šo periodu. Vai viņiem pietiks spēka, lūk, spēlēt šādā ātrā tempā, spēka izturības līdz cīņas beigām. Pieredze tā ir, bet, protams, gadi dara savu, un pat labam Anglija aizsardzībā. Veidojas Strauša uzbrukums, lūk, izspēl uz priekšu. Nav noraidījumu, viss kārtībā, arī pa centra zonā Straušs pretuzbrukums. Lūk, labi, Latvijas valsts vienībā ātriet zonā, tomēr meties pa vārtiem. Lielbritānijas vārdsargs teicam reaģē Ciprus tur laukuma pretējā pusē. No ripa tik vārdsargs Krastīņš dod talkā. Meties momentāli pa vārtiem. Krastīņš bieži cenšas mest. Cīņa turpinās aizsardzības zonā nekā arī pārā no zonas un jau bīstama situācija veidojas te kreisajā laukuma pusē. Ciprus atnācis atpakaļ un virzās uz priekšu 2-2, pat labam 2 uzlucēja 2 aizsargi, kas būs tālāk. Ciprus piespēle gaida Beļavskis, sagaida un metiens neiznāk. Nolūst metiens, atrodoties labā pozīcijā pret vārtiem. Šeit laukums stūrī Angļā, ka lūk Ciprus Trešā minūte pēdējā trešdaļā, iemetiens Anglijas komandas zonā, abas komandas spēlē pilnā sastāvā. Latvijai laukumā ir Fanduļa trīnieks, tātad kreisā malā Ciprus, labā Beļavskis, centrā Fanduļas aizsardzībā spēlē Bondarevs ar Krastīņu. Attiecot šīs aizsargu pāris būs stabils, kopā spēlēs un tas nav metiens priekš Artūra. Un tomēr Angļu aiz vārtiem. Viņiem, protams, vēl ir cerības. 4-5 jāspēlē tik ilgi un Beļavskis. Viņš ātrumā apstāsies, jā. Tas viņam tāds parasts manevrs. Un tālāk Beļavskis nogūda. Lūk, viņš īpaši nav apmierināts ar tiesnešu darbību, bet tāds ir hokejs. Starp citu, tiesā maču Soms, Mekele un tiesā viņš labi. Šeit Lielbritānijas komandas vārdsargs, kamēr jūs monitā redzat Sašu Beļavskis, kurš bija pirmajā mačā atzīts mūsu komandā pa labāko. Šeit Lielbritānijas komandas vārdsargs piesdot pie galvenā tiesneša, tur kaut ko skaidrojas ar viņu. Tomēr tiesnesis parādīja, ka jāiet uz vārtiem Helmuts Balderis uzmundrinis savējos. Jā, par Sašu Aleksandru Beļavski, viņam 29 gadi, viņš spēlē Berkloben komandā Zviedrijā. Šeit
rezultatīvākais vīrs, un atklāt sakot, man viņš ļoti patīk, patiešām atstāja jauku iespēju. Cīņa turpinās arī pat tātad centrā Grigorjeva piespēle. Grigorjevs pats, tālāk uz priekšu, un neveiksmīga spēle. Lielbritānijas aizsardzības zonā nekāda pārkāpuma nav, cīņa turpinās. Angļi cenšas atbrīvoties no ripas, un ripa centrā strieg tāpies Naroka. Angļi aizsargs pārtvērs ripu. Spēka paņēmieni te pie apmales. Čudīnovs gaida atspēle atpakaļ. Nekā ripu Anglijas valsts vienības spēlētāji Kupers. Tāds sajūta, kā mūsiem būtu pārsvars. Zonā nekāds pārsvar nav. Vienādos sastāvos spēlē abas komandas, un tagad Angļi raida arī pārā no zonas rits. 4. minūte beidzās. Jūs redzat beidzot arī tablo. Kerčs, vārtsargs, starp citu vārtsargs. Arī iepriekšējās spēlēs ļoti bieži atcita ripu, un Artūrs teica, ka mūsu uzbrucējiem vajadzētu izmantot šo Angļa kļūdu. Pagaidām tas neizdodas. Vītoliņš. Partneri. Atgādināšu, ka rīt ir ļoti svarīgs, pats svarīgākais mačs ar Slovākijas komandu, kurš sāksies tāpat kā šodien. Pēc Anglijas laika 8. Jūs redzēsiet tiešo pārraidi 10:00. Nu, ja par rītdienas spēli un par fizisko gatavību sākt runājot par Angļiem, tad ieskats ir tāds, ka Slovākiem ar šo komponentu, meistarības komponentu nav viss kārtībā, teiksim, iepratī poļiem. Nu, paskatīsimies, kā būs rīt. Tagad vēl jāspēlē šeit 15 minūtes. Lūk, Angļu vienības galvenais treneris, ar kuru jau vairāk kārt šīs sacensības gaitā esam iepazīstinājuši jūs. Tātad Aleks Dempīrs. Viņš trenēja komandu no 1990. gada un principā šovakar ar saviem audzēkņiem acīm redzot ir apmierināts. Viņi turklāt tūlīt mēģinās pārstārt ripu pēc iemetiena Īrbes aizsardzības zonā. Cīņa turpinās, neizdodas arī Latvijas valsts vienības krastiņā atspēlēt pakaļ partneriem un pēc tam lūk uz priekšu Fanduls. Fandoļa piespēle un nokrīt mūsu komandas spēlētājs Ciprus. Viņš bija sarkanās līnijas, manuprāt. Viņi gan trešajā periodā spēlētas tieši 5 minūtes, un rezultāts ir tieši 5-4 Latvijas komandas labā. Iemetiens Ātur ir aizsardzības zonā. Abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Tur Beļauskas lidoja pretī aizsargām metienam, un tagad jau Krastiņš. Krastiņš ar ripu piespēlē. Neizdodas izmest no zonas ripu. Tur Ferā un atkal iejaucās mūsu aizsargs Krastiņš. Fanduļs labā malā Ciprus. Fanduļs patiec priekš. Krastiņam neizdevās izdarīt metienu. Viņš pašaizlīgi cīnās. Šeit piespēlē roku. Tomēr ripa ir izdeg Latvijas komandas spēlētājiem. Un tas arī viss. Angļi aizstāvās labi. Galvenais iniciatīva tik tiešām pāriet mūsu komandas pusē. Šeit Šefildā joprojām rezultāts ir 5-4 Latvijas valsts vienības labā. Lūk, Angļi tikko bija uzbrukumā un tagad jau pretuzbrukums Znaroks. Kerčs. Kas būs tālāk? Kerčs spēlē lauku pretējā pusē, mainās malām mūsu spēlētāji un Grigorjeva metiens pa vārtiem, ripa iet secen. Kerčs. Iet zonā, kas būs tālāk? Metiens vārtī! Tālāk ir vārtī! Lūk, ko nozīmē precīzi izdarīts, droši izdarīts metiens pēc solo gājiena faktiski ciemiņu aizsardzības, Angļu aizsardzības zonā 3 vīru ielenkumā. Rezultāts 6-4 spēles pēdējā perioda 6. minūtē. Tūlīt sāksies 7. minūte. Lūk, Kerčs, kurš guva tiešām ļoti skaistus vārtus. Individuālā meistarība, to, ko es teicu spēles sākumā, mums tomēr ir pārāk, īpaši tādiem hokejistiem kā Beļauskis, Kerčs, Semerjaks, Vītoliņš, viss neuzskaitīt arī aizsargs, protams, Grigorjevs, Matīcins, Harijs Vītoliņš iet zonā. Pagaidām viņam neizdodas nekādi gūt vārtus šim trīniekam. Kupaks, pārsargs kļūdās, un tur viss ir beidzies. 7. minūte, rezultāts 6-4. Jā, Aleksandrs Kerčs arī šī vakara sacensībā apliecina savu augsto vārtu gūšanas un pēdējo piespēļu māku. Viņa punktu skaits spēlējot izlasē maz pamazām jau tuvojas 40. Viņš šai ziņā ir labākais mūsu valsts vienībā, un tas ir reti patīkami. Bet acīm redzot arī nogurums sāk piezakties klāt Lielbritānijas komandai. Tā tam loģiski būtu jābūt.
Tagad lūk izmetiens uz Irbes vārtiem. Tur nekā bīstama nav. Un jāsāk pretuzbrukums Tomans centrā, neuzta ripu. Te ir Vitoļiņš, nedrīkst spēlēt. Un Angļi veido pretuzbrukumu 6-4. Latvijas valsts vienības labā atgādina vēlreiz lūk tālmetiens. Angļu zonā Ferrā, kas būs tālāk? Cenšas aktīvi spēlēt, cik no spēku vēl atlicis. Un abos met ārā ripu no zonas. Kļūdas. Atkal Irbe spēlē. Kūpaks iet talkā abos. Un uz priekšu Vitoļiņam. Nu, neiznāk solo. Pāri sarkanai līnijai saņemta ripa aizmuguras stāvoklis. Es tikko spēlējot savu vārdu priekšā, sodu izpelnījās Semerjaks. Šeit bija piespēle no aizvārtes. Nu, un mūsu komandas uzbrucējs, centru uzbrucējs, kurš darbojas aizsardzībā, no aizmuguras nogāza pretspēlētāju. Tātad 8. minūtē, 3. perioda 8. minūtē, Latvijas komanda spēlējas skaitliskajā mazākumā. Faktiski tā ir mainiekiem viena no pēdējām cerībām, jo spēle lēnām paliek arvien lēnāka. Un tādā, protams, izpaužas Latvijas komandas taktiskais un tehniskais pārsvars. Lūk, Jevgenijs Semerjaks, kurš pirmajā spēlē iepriecināja visus ar to, kad guva pirmos vārtus jau 4. sekundē, 11. sekundē, pēc tam 4. minūtē. Un, kā viņš pats smējās, agrāk viņš Rīgā spēlē 13. numuru, vārds negūst, tagad ir 16. un viss ir kārtībā. Lai tā būtu, Latvija pagaidām aizstāvas. Angļi, Pops ar Hendu saspēlējās. Nu, un te Ciprus tiesīt pretiniekam, viņš arī daudz tiec šodien. Šī situācija nekāda noraidījuma nebūs. Bīstami atkal ļauj izdarīt metienus pa vārtiem mūsu aizsargi. Čudīnovs tagad un Grigorjevs metās abi divi kopā uz vienu ripu. Situācija, ka tas galīgi nebija vajadzīgs. Mazākumā jau nospēlētas ir minūte un 20 sekundes. Vispār situācija nebija no patīkamākajām. Pamazām izdarīta ir nomaiņas spēlētāja. Laukumā jau redzu Fanduļu. Protams, skatītāji uzmundina savējos. Kā tad savādāk? Skatītāji visā pasaulē ir vienādi. Ciprus cīnās labi, Čudīnovs un ripa ir ne tikai izmesta no zonas, bet arī mūsu uzbruk. Fanduļs atspēlēs pretiniekam. Nē, lieliski! Un šeit, te bija norādījums. Bet tiesnesis rāda, ka nekas nav noticis. Spēle tomēr turpinās. Ja spēle turpinās, es jūs apsveicu, cienījamies skatītāji, ar jaunas dienas sākumu un pavisam drīz ceramies uz sveiksim arī ar panākumu šī vakara spēlē vai šīs nakts spēlē ar Lielbritānijas komandu 2 vārtu pārsvars. 9. minūte jau cīņas beigu posmā 6-4. 6-4 kopā gūti 10 vārti šī vakara spēlē. Reti, ražīga, negaidīti bagāta cīņa. Es domāju, skatītājiem ir ko redzēt Latvijai šeit tribīnēs, kur apmēram, manuprāt, sapulcējušies ap 3000 skatītāji. Beigās cīņa turpinās. Joprojām Latvijas skaitliskā mazākumā Semerjaks uz sodīto spēlētāju soliņu, bet ir pēdējie mirkli soda laikam, un tūlīt viņš atgriezīsies laukumā. Haotiska cīņa pat labāk mūsu aizsardzības zonā. Spēku nav atlicis daudz nevienai neutrai komandai, arī pa centrā, un Semerjaks atgriežas laukumā. Bet uzbruk 1-1, Artūr, turies! Malacis! Vēlreiz! Beidzot aizsargi, beidzot! Kuro reizi tiek šāds kļūdas pieļauts? Acīm redzot, mūsu komandas spēlētāji ieraudzīja, ka pilnā sastāvā spēlē komanda un palaida šo uzbrukumu bīstam 1-1. Atgādina rezultāts ir 6-4 Latvijas komandas labā. 10. minūte pēdējā trešdaļā. Jā, pēdējais periods, pēdējās minūtes šīs cīņas gaitā 6-4 Latvijas valsts vienības labā. Uzbrukumā Latvija pat labā lūk Semerjaks bīstami ieiet zonā pret vārtiem. Metiens šoreiz nav rezultatīvs un spēka paņēmēni tur pie apmalis. Jācer, ka viss arī tā beigsies. Nē, turpināt. Oļeks arī prot kaut ko izdarīt. Oļeks arī prot kaut ko darīt šādā situācijā. Tas Anglis tur lēkā kā nereizi vien. Tiesneši arī kā gāja turpat lēkā. Ne tik vien kā cāļi. Šeit jau sitiens. Tas ir tāds, godīgi sakot, man liekas, izmisums, jo, pastīsimies vēlreiz. Godīgi sakot, šajā situācijā man vairāk uztrauc, kā būs Semerjakam. Redziet, viņš ir zemē, ja? Un abu komandas spēlētāji klāt un tādā bakstīšanā var vienkārši savainot ar slīdu seju. Lūk. Būs noraidījums vai nebūs? Domāju, ka noraidījums būs. Un droši vien kā appusējs.
Znaroks uz 2 minūtēm. O, nē, Znaroks, acīm redzot, uz 2. Un Angļu komandas spēlētājs arī uz 2 minūtēm. Tālūk, Znaroks un Hanzu solīto spēlētāju soliņa, tā beidzas, lūk, šī tiesnešu diktētā epizode. Tad citu nākamo spēli arī zan rītvakar tiesās šis pats Soms Sepo Mekala, mūsu komandas sacensībā ar Slovākijas komandu, bet viņam palīdzēs Nīderlandes tiesnesis Halins un Volkers no Šveices. Tūlīt tātad cīņa tiks atsāktā, rezultāts joprojām 6-4 Latvijas valsts vienības labā, un abas komandas spēlēs 4 laukuma spēlētāju sastāvā. Iemetiens pie zilās līnijas laukuma centrā un ripa jau aiz Lielbritānijas komandas vārtiem. Es papildināšu. Sākumā godīgs, ka es reiz iedomājos, ka 2x2 rādīja tiesnesis Anglim, bet pēc tam piesadot pie tiesnešu sekretariāta viņa žestos nebija tik pārliecinoši. Tātad Anglim ir 2x2 soda laiks un Znarokam 2 minūtes. Vismaz tā, lūk, jūs arī redzējāt tablo. Starp citu, ja rītdienas mačs tiesās Somu arbitrs, es domāju, tas ir labi, viņš tiesā objektīvi. Kerčs atkal solo un atkal vārti! Nu, Kerčs, tas es nezinu, ja šodien viņš nav labākais spēlētājs mūsu komandā, nu, es nezinu, kurš cits. 7-4, 10 minūtes, 42 sekundes, 3. periodā. Zini ko, ja Kerčs nebūs labākais spēlētājs, apēdīsim katrs savu cepuri. Jā, bet man nav cepurs līdzi. Nu, man jau arī nav. Nu, tas nu tā. Cīņa turpinās šeit, tātad Sheffieldas arēnā, rezultāts nav mainījies 7-4, jo nu pat Kerčs guva kārtījos vārtus. Un tagad viņa vārtu pūrs vēl vairāk papildinās. Ja nemaldos, viņa 4. vārti jau šai turnīrā. Nu, cepurinos, protams, lūk, Aleksandrs Kerčs. Pa labi, aiz mūsu Masievu Lavrēnovu. 6 gadi, jā. Un iespējams, ka viņš visai drīz jau spēlēs kādā no NHL klubiem. Jāteic, ka te arī ir daudz novērotāju no pār okeāna vai aiz okeāna NHL klubiem, kuri vērīgi seko spēlētāju gaitām šai pirms olimpiskajā turnīrā. Cīņa turpinās ripa laukuma centra zonā. Sarā. Saspēle, piespēle nesasniedz adresātu Opuļskis. Jā, tagad laukumā arī 4. trīnieks. Skatos, vai Ignatovičs tam bija jau vietā. Nē, katrā komandā pa 4 spēlētājiem, tāpēc šobrīd laukumā ir malēji uzbrucēji. Spēles temps ir pazudis. Kļuvis lēnīgs, piespēles arī bieži vien nav precīzas. Nu tagad kārtējais Latvijas valsts vienības uzbrukums. Opuļskis atstāja arī pa partnerim. Matīcins grib piespēlēt atpakaļ, neiznāk pārtvērta piespēle. 12 minūtes, 7-4 Latvijas valsts vienības labā. Šķiet, ka Lēnītiņām viss kļūst skaidrs, jo arī mājnieki vairs nav tik azartiski. 3 vārdus atgūt, turklāt spēki jau gandrīz galā. Uzbruk Beļauskis savus firmas tātad apvešanas gājiens, nu šoreiz neizdevās, pats viņš mazliet kļūdījās. Atspēlē aizsargām Fanduļs. Metiens neizdevās. Tātad Latvijas spēlē pilnā sastāvā, Znaroks ir laukumā un angļu spēlētājiem bija 2x2 minūtēm un mums būs 2 minūšu skaitliskais pārsvars, zonā iet Beļauskis. Patiešām viss izšķiras spēles izšķirošajā 3. minūtē. Skaitliskais pārsvars Latvijas valsts vienībai, atspēle aizsargam Skrastiņam. Trešdaļa, piedodiet, turpinās lūk saspēle zonā un skaitliskais pārsvars Latvijai. Fanduļs izspēlēts vārtiem un angļu komandas aizsargs tikko neievirza ripu pats savos vārtos. Nu piespēl metiens ripa garām vārtiem. Garām vārtiem, jā. Ar 5. numuru jūs zināt Stevens Coopers. Cīņa turpinās joprojām angļu aizsardzības zonā. Fanduļi piespēl pret vārtiem un ripa paliek zonā. Ripa paliek zonā, patiešām. Beļavskis. Kam spēlēs? Laukuma pretējā pusē savam partnerim Ciprusam. Vēl minūte vairāk. Ciprus atpakaļ Beļavskim. Fanduls ar riņķu apvārtiem tagad aizsargs Krastiņš. Un vēl būs norādījums Anglijas komandā. Jā, turklāt par sitnieku un pretiniekam. Pilnīgi pareizi. Minūtes 13 sekundes spēlēts pēdējā. Trešdaļā Tims Krenstons pārkāpa noteikumus sita pretiniekam. Pēc tam, kad spēles galvenais tiesnesis apturēja cīņu, viens spēlētājs pārmet ripu tieši skatītājos un
tajā brīdī viens no līdzjutējiem nevēroja spēli, un paldies Dievam, ka Ripa aizdo viņam garausīm garām. Nu, te ir vairāki spēlētāji no Sheffieldas, un starp citu Tims Cranstons arī ir Sheffieldietis. Viņš spēlē Sheffieldas Steelers komandā. Šī viņa 10. spēle izlasē. Viņam arī pāri 30 gadiem jau. Cīņā turpinās Kečs, zonā atspēle atpakaļ Semeraks. Nu, kas būs tālāk? Pusminūte spēlējām 5-3. Čudīnovs, Semeraks, un piespēle pret vārtiem neiznāk. Angļi izmisīgi aizstāvas. Lūk, jānoslēdz zona, Čudīnovs. Laukuma pretējā pusē Grigorjevam. Grigorjevs partnerim un Znaroka metiens pa vārtiem. Angļu vārtsargs reaģē. Jā, toreiz viņš nospēlē labu. Oļeks varbūt arī tā uzreiz uzmet tieši virsū, bet 5 sekundes un nāks laukumā 4. Anglijas komandas spēlētājs. Sāk ritēt pēdējā perioda 15 minūtes. Semerjaks 7-4. Grigorjevs piespēlēs priekšā Čudīnovs un vārtsargs atcīt, un kurš būs pirmais? Šoreiz vārtsargs labi noreaģēja. Nu, un atkal grūstīšanās, viss ar to visi cauri. 7-4, Musē vēl ir skaitliskā vairākumā 57 sekundes. Jā, Cranstonam vēl 57 sekundes jāatrodas uz stodīto spēlētāju soliņu. Es jau teicu par šo vīru, tas ir Sheffieldietis. Cīņa tātad tūlīt turpināsies ar iemetienu Latvijas valsts vienības uzbrukuma zonā. Esot laukumā Harija Vītoliņa pieciniekam, aizsardzībā Matīcins un Kupaks. Iemetiens mūsu, atpakaļ Matīcins, Tomans uz priekšu, un tas spēka paņēmieni pie apmalis. Arī Pēkšķis centrā. Gunār, es domāju, ka mainieki ir jāuzslavē, jo to, ko viņi parādīja spēles sākumā, neviens negaidīja. Bez šaubām. Neviens negaidīja, spēle izvērtās mums ļoti grūta, es nešaubos, ka Latvija izcīnīs uzvaru. Bet tā nenāca viegli, tik viegli, kā bija cerēts pirms mača. Jā, nu diemžēl, jo rīt atkal būs smaga spēle ar Slovākiju. Kā jau vairums speciālisti uzskatīja, izšķirošā spēle šai pirms olimpiskajā turnīrā. Vītoliņš, partnerim saņems tūlīt piespēli atpakaļ un aizsargam. Lūk, Matīcinam. Matīcins pret vārtiem, Vītoliņš un metiens. Nekā, metiens nepiespēl. 10 sekundes vēl vairākumā jāspēlē. Kupaks, Tomans. Vītoliņš gaida piespēli un? Labi, un tālāk Angļi spēlē pilnā sastāvā. Minūte, pēdējais posms šīs naktas sacensībās Sheffieldā. Latvijai tiekoties ar Lielbritāniju, iemetiens pie Lielbritānijas komandas vārtiem, laukumā esot Fanduļa pieciniekam, aizsardzībās Krastiņš un Bondarevs. Beļavskis grib mest pa vārtiem, māņa kustība vēlreiz, Lukas par skaistu tehniku, Ripa tomēr striek kaut kur purzmā, un Angļi to pārtver. Tagad skaitliski vienādos sastāvos abas komandas darbojas laukumā, un aizmetiens aiz īrbes vārtiem. Joprojām turpinās izmisīga cīņa Latvijas komandas aizsardzības zonā. Angļi neatlaižas. Patiešām viņi ir jāuzslavē par šo interesanto cīņu. Fanduļs piespēlē ar Latvijas valsts vienību. Stiprus netik pie Ripas. Šeit atkal Beļavskis. Tur Bonders pret viņu diezgan aktīvi spēlē. Ripa Bondarevam. Beļavskis aiz vārtiem. Un Ripa vārtos! Malacis Beļavskis. Tikpat skaisti kā Kerčs, arī Beļavskis raida Ripu vārtos. 15 minūtes, 54 sekundes, Latvija, Lielbritānija 8-4. Viss skaidrs un tomēr neiet gulēt, skatieties maču līdz beigām. Jā, cik viegli, cik rotaļīgi, cik tehniski un rezultatīvi spēlē Aleksandrs Beļavskis. Malacis Saša arī šai te cīņas epizodē, kad rezultāts spēles 16. minūtē pēdējā periodā kļūst 8-4 Latvijas valsts vienības labā. Britu lauvas salauz cīņas pēdējā periodā. Te vairs nekas nav līdzams. Latvija kārtējo reizi uzbrukumā un gribas sacīt šobrīd, kā Angļi teica, all is well that ends well. Viss labs, kas labi beidzas. Bet ne viņiem, toties mums gan. Tas tiesa, bet spēle vēl nav galā. 8-4, 17 minūte. Norādījumu nav. Jūs redzat tagad, cik ir atlicis spēlēt. Un
Nu, visiem viss ir skaidrs, bet pēdējās minūtes rit. Katrā ziņā šī spēle nāca grūti, bet vienīgais mierinājums, ka arī Slovāki mocījās ar Polijas komandu. Daudz, protams, interesēs, kādu meistarību rāda Petrs Šķasnīs. Viņš ir šobrīd bija pirms šīs otrās spēles otrs rezultātākais spēlētājs. Tagad vadībā ir Beļausks ar Kerču. Un tur nekas nav, ļoti aktīvi spēlē mūsu hokejisti. Atlicis vēl līdz mačas beigām atlikušas 3 minūtes. Pat mazāk par 3 minūtēm līdz šīs nakts sacensības beigām Čuģīnovs aizsardzībā ripu notiek spēlētāju maiņa vienā otrā komandā. Un ripa jau centra zonā. Kārtējais uzbrukums Vitoļiņa maiņa laukumā un centra uzbrucējs met momentāli spēcīgi pa vārtiem garām Angļu cietoksnim. Spēlē turpinās mūsu uzbrukuma zonā. Tomans ar ripu tepat blakus Vitoļiņš pazūd nūja kādam no Angļu komandas spēlētājiem. Tomans divciņā ar Anglijas valstsvienības kapteini. Ripa pie britu hokejistiem. Viņi ievada to centrā un lūk piespēle. Tā nav precīzi pie ripas Arturs Irbe. Nu šeit Angļu komandas. Līdz otrās Latvijas komandas spēles beigām atlikušas 2 minūtes 17 sekundes un mūsu puiši uzvar mačā ar Lielbritāniju rezultātu 8-4 Arturs Irbe. Nu, teikšu godīgi, šī nebija viņa labākā spēle, bet galvenais, lai viņš rīt spēlētu lieliski, jo rīt pretī stājās Slovākija galvenā spēle olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Kas rīt uzvarēs, tas brauks uz Lillehammeru. Vēl lūdzu, cienījamie skatītāji, mazliet pacietība šajā vēlajā nakts stundā, jo līdz cīņas beigām ir pavisam maz laika, vēl tikai 2 minūtes, rezultāts 8-4 Latvijas valstsvienības labā, un tagad Latvijas valstsvienība kārtējo reizi uzbrukumā Znaroka piespēli saņem Kerč aiz pretinieku komandas vārtiem. Kas būs tālāk? Lūk, Kerč demonstrē tehniku, tikko ripu nezaudē, bet beidzot ripa pie britu komandas spēlētājiem. Kļūdu ir daudz, tagad cīņas pēdējā posmā. Lūk, ripa tomēr negribēt ārā no aizsardzības zonas, beidzot ripa centrā un mūsu aizsardzības zonā Čuģīnovam. Pusotra minūte un ripa ir Kerčam. Domāju, viņš tiks atzīts par šīs dienas labāko spēlētāju. Grigorjevs piespēlē Znarokam. Znaroks tur aiz vārtiem, laiks rīt Lēnītiņām. Un arī beidzas Lēnītiņām reportāžu, kuru organizē televīzijas kanāls Olimpija un Latvijas televīzija. Jā, pavisam maz. Mazāk par, nedaudz vairāk par 1 minūti līdz cīņas beigām, un rezultāts nav mainījies. Joprojām 8-4, bet atcerieties, pirmo trešdaļu uzvarēja, un visai stabilu uzvarēja Anglijas valstsvienība. Tagad Latvija kārtējo reizi uzbrukumā, lūk, Ciprus iet uz priekšu, seko metiens pa vārtiem un arī pa centra zonā. Tāpēc Krasniņš ar Bondaru aizsardzībā. Ričis cīņas pēdējā minūte šeit Šefildā. Latvija, Anglija 8-4. Šo vīru jūs redzēsiet arī rīt, jo tieši viņš Toms Mekle tiesās rītdienas un arī turnīra centrālo spēli Latvija, Slovākija. Skatītāji Lēnītiņām ceļas augšā, pats jau tagad vairumā. Nu, protams, šobrīd Anglijā nav tik vēls kā Latvijā, un tomēr Šefīldas arēna atrodas pilsētas nomalē. Tiesa gan, lūk, tiesa ar cik šie līdzutēji nav atbraukuši ne no Rīgas, ne Liepājas, ne Limbažē, Madonas vai no citurienes. Tie ir Anglijā dzīvojušie latvieši, un vairums viņi ir no Londonas atbraukuši speciāli uz šo maču, un pastīsimies 1-1. Bīstams uzlūkums pēc iebet vārtiem, un ripa iet pāri vārtiem. Būs noraidījums. Rišards Biedners iziet pret Irbes vārtiem. Par sitienu pretiniekam noraidījums. Jā, tas šķiet bija viens no pēdējiem pārbaudījumiem šīs dienas spēlē mūsu vārtsargam. 39 sekundes līdz šīs nakts sacensības beigām. Latvijai tiekoties ar Lielbritāniju. Vienu no respektējamākajiem pretiniekiem pirms olimpiskajā turnīrā. Lūk, šīs epizodes atkārtojums. Laikā Martūs ar šo tādu nūjas izsviešanu Bidneru patraucē. Noraidīts uz 2 minūtēm ir Latvijas komandas spēlētājs. Tātad pēdējās 39 sekundes būsim mazākumā. Iemetiens mūsu aizsardzības zonā, Angļi met pa vārtiem, ripa atkal iet pāri vārtiem. Viens no pēdējiem uzbrukumiem, ja pats pēdējais.
Tas attiec uz Briti komandu, arī Latvijas valsts vienību. Panduļš spēlē ārā arī trīsmesīgi no zonas, tā centrā tur pie tiesneša un pie pretinieku vienības spēlētāja. Pēdējie šīs cīņas mirkli, Kūpers ar ripu spēlē savam partnerim un bīstams uzbrukums izspēle, un tā nav precīzi, jo Bondarevs pārtver piespēli. Un tā atlikušas ir 10 sekundes. Es apsveicu visus ar to, ka Latvijas izlase izcīna otro uzvaru otrajā spēlē, šoreiz pret Lielbritāniju rezultātu 8-4. Bet mēs tiksimies arī rīt mačā Latvijas-Slovākijā. Paldies par uzmanību un ar labu nakti jums visiem!